Mani sauc Sofija Tomasa, kā jau prezentē Agnes, un ar bērnu palīdzību aprūpi es esmu diezgan saistīta ilgāk nekā 15 gadus, jo savu karjeru bērnu palīdzību aprūpe uzsākusi ļoti sen un uzsākusi kā aprūpētāja, kad es vēl studēju mazīnības. Es paralēli strādāju valsts sociālās aprūpes iestādēs par aprūpētāju un pieskatīju bērnus, kurus arī īpašu kopšanu, ar īpaši garīgo atpalīdzību un arī tā skaita palietība bērni. Tad es izmācījos par māsu, izmācījos par ārstu, dabūju veselības zinātņu grādu un nesen arī ieguvusi treneru pasaules mēroga par bērnu palietīvo aprūpe un termināla dzīves beigas etapu. Tad Latvijas treneri ir tikai 3, mani 2 kolēģi un es. Un tagad es strādāju Bērnu slimnīcas universitāte jau diezgan arī sen. Un mans tagad amats ir palietīvā aprūpes dienesta vadītāja aprūpes jautājumus. Bet es esmu arī praktiķis, es arī ikdienā strādāju ar ģimeni, ne tikai nodarbojos ar birokratīskiem procesiem, bet arī nodarbojos ar praktiskām lietām un arī diezgan sekoju līdzi un piedalos dažādos starptautiskas konferences, un mēs esam aktīva tīklošana, mums ir, kur piedalās visi bērnu palīdzības vadošie slimnīcas, community, jā, un diezgan aktīvi dalāmies ar savu pieredzi un ar citu valstu pieredzi. Droši vien pirmais man jautājums būs varbūt jums. Kā jūs domājat, kas ir bērnu palīdzība aprūpe? Ja kāds vēlas runāt, droši varat noņemt mikrofoniņu, ieslēgt mikrofoniņu un parunāt, pastāstīt man, kāds ir domas par to. Vai ierakstīt čatiņu varbūt. Nevienam nav vēlme parunāt par to. Nav nevienam. Labi, iesildamies droši, jebkura momenta varēsim arī parunāt, un cerams beigas mums būs arī laiks diskusijas. Tad bērnu palīdzība aprūpe ir dažādas kopīgas mums lietas ar pieaugušu palīdzības lietas, bet ir dažas ļoti fundamentālas lietas, īpaši Latvijā. Jo Latvija, kā jūs zināt, no pagājušā gada, no 1. februāra 2024. gada, mums ir ievestas mobilas palīdzības komandas pieaugušiem. Latvija bērnu palīdzība aprūpe vairāk nekā 25 gadi darbojas. Un, ja var tā teikt, mobilas bērnu brigādes mums jau ir ļoti sen, jau vairāk nekā 20 gadus. Un tā ir tā pirmā liela atšķirība, ka pieaugušu palīdzība aprūpe sākas nesen, un arī varbūt dzirdēts arī medijos bija šonedēļ diezgan daudz arī sižeti, video ziņas rādīs par to, ka pieaugušiem palīdzība aprūpe ierobežojas ar 180 dienām. Un te ir arī MK noteikumi, kas nosaka 5.5, kā ir sniegt palīdzību aprūpe pieaugušiem. Bet bērniem tā nav. Bērniem palīdzību aprūpe nav nekāda termiņa, un viņi ir pilnīgi nedaudz atšķiras. Protams, tā filosofija un tā pieeja un tā pamatprincipi ir kopīgi, bet viņi nedaudz atšķiras. Un tā galvenā atšķirība, ka bērnu palīdzība aprūpe var iet paralēli radikāli ārstēšana. Tas ir tā kā papildus pakalpojums, ja? Un kas ir ļoti svarīgi uztvert, ka mēs domājam vairāk par to dzīves kvalitāti, uzlabošanu, nodrošināšanu, visas slimības stādīs garuma. Kad mēs tikai koncentrējamies, piemēram, uz dzīves beigas etapu. Un vēl kas ir ļoti svarīgi atcerēties, ka bērnu palīdzība aprūpe jāsāk pēc iespējas ātrāk. Cik ir iespējams, varbūt diagnozi pirms sākuma vēl uzstādīšanas, ja, kad mēs redzam, ka tie simptomi jau parādās, ka tā slimība varbūt neaizies tādu parastu ceļu, ka viņa būs diezgan sarežģīta, komplicēta un ļoti tāda dažādība. Ja? Mēs nezinām, kā viņa beigsies, vai viņa tā slimība var beigties ar nāvi, vai viņa tomēr varbūt būs iespēja uzlaboties. Kas vēl ir ļoti ārkārtīgi svarīgi, kad mēs runājam par bērnu palīdzību aprūpe klientu, mēs nerunājam tikai par to smagu bērnu, mēs runājam arī par visu ģimeni. Un tā ir skaita brāļus un māsas, jā, par ko mēs ļoti bieži aizmirstam. Bet par šo es arī runāšu savu prezentāciju diezgan daudz. Kāda vispār pasaules statistika? Pasaules statistika ir ap 21 miljonam, kam ir vajadzīga bērnu palīdzība aprūpe.
Lielākais skaits, protams, ir Āfrikas reģiona, jo tur ir ļoti daudz slimības, ko mēs varbūt ikdienu uzskatām par to, ka tas ir ārstējams, ka tas ir diezgan labi kūpējams, jā, viņi ir hroniski, bet viņam nestāv tāda robeža, vai bērns izdzīvos vai neizdzīvos, vai viņam būs apdraudēta dzīves kvalitāte vai ne. Āfrika tomēr ir plašāka un vairāk tas saslimšanas, un ir te saucamie pediatriskie palietīvā aprūpe 3 sarežģītības līmeni, kompleksitī, ja? Un viens no tiem ir visaugstākā sarežģītības līmenis, kad ir vajadzīga tā palietīvā aprūpe 8 miljoniem. Nu, kas ir par Latviju? Par Latviju uz dotu momentu uz šodien mums ir 303 bērni, bet vispār vajadzētu ap 600 bērni Latvijā būt. Jā, un diemžēl ir tie gadījumi, ka mēs neapzināmies par tiem bērniem, par tiem ģimenes vajadzībām. Nu, kur man ir pēdējais 24 gadus statistika, kā mums auga un kā mums top bērni. Kur, kad mēs sākam, bija 5 bērni tikai, jā, un tagad mums ir pagājuši gadu, mēs pabeidzam jau ar diezgan lieliem cipariem, jā. Un tas ir tas 325 pacienti, jā, pagājuši gadu. Jā, pagājuši gadu mūsu pacienti visi dzīvo pa visu Latviju, pa visu Latvijas reģionu. Jūs varat redzēt, kā mums izskatās mūsu pacienti. Tā ir pagājuši gadu. Šogad būs noteikti savādāk tā kārte. Un, kā es jau minēju, pagājuši gadu bija 325 pacienti, un no viņiem bija jauni pacienti 65. Un žargonu mēs saucam arhīva vai ka pacientam uzlabojas veselības stāvoklis un viņam vairs nav nepieciešama palietīvā aprūpe. Jā, tādi gadījumi ir, un viņas ir vairāk nekā tie bērni, kuri nomirst. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, piemēram, ka ir kardioloģiska saslimšana, bērns piedzims ar ļoti smagu sirdskaiti, un viņam ir paredzēta ļoti ilgstoša un ļoti gara ārstēšana. Piemēram, viņam paredzēta 3-4 operācijas, varbūt arī viņš ārzemēs kaut kur ārstēs operēs, un viņam ļoti vajadzīgs saudzīgs režīms, viņam, piemēram, ir vajadzīgs enterālas barošanas atbalsts, skābekļa aparāts, ka viņš ir vajadzīgs visu laiku, ka viņš nevar bez skābekļa vispār iztikt. Bet notiek 1, 2, 3 operācija. Un viņš ir izoperēts no savas sirdskaits. Protams, tā pamats saslimšana viņam paliks. Viņš paliks, diemžēl, bērns ar invaliditāti, ar kaut kādiem iespējams ierobežojumiem, bet tā saslimšana viņa nav tik tāda trausla, viņš nav vairāk zem tās, ka teikt, debesim un dzīvēm, viņš nav vairāk tā kā uz pusi, ka viņš varētu nomirst. Bet ir gadījumi, ka šī bērni ar tiem sarežģītiem sirdskaitam, diemžēl, nomirst, jā, un viņam pēc 2, 3 operācijas notiek kaut kādas komplikācijas, kaut kāds sarežģījumi, un tā slimība attīstās un regresē īstenībā, jā, un viņa neiet uz labu pusi, un viņa, diemžēl, nomirst. Bet ir tie gadījumi, piemēram, pacientam, kuram ar metaboliskiem saslimšanu, jā, viņi diezgan stabilizējas, viņi paliks stabili, un viņi varētu vairāk nebūt mūsu dienesta uzraucība. Nu, ja mēs bišķiņ parunāsim par vēsturi, kāpēc veidis un kāpēc ir tāds priekšstats ļoti liels tāds mīts, ka bērnu paliatīvā aprūpe asociēs tikai ar terminālu paliatīvā aprūpe, jo paša sākuma, kad sāka attīstīts, jā, tas ir diezgan jauna nozare medicīna un sociāla arī. Tikai 60-70. gados parādīs pirmie vispār ieraksti, pirmie vispār kaut kādi principi par to, ka pacientam jābūt komforta un viņam dzīves beigas jābūt komforta, un viņš tiešām bija vairāk koncentrēt uz tādiem mirstošiem pacientiem, uz neizrarstāmiem, uz kuriem ir termināli slimi pacienti. Bet, kur attīstoties medicīnai, attīstoties zinātnē, ir parādījis to, ka var arī hroniskiem pacientiem pielietot. Pacientiem var pielietot, kuriem ir populācija, varbūt gūt labumu no tā, jā, un tad parādīs tas terpins dzīves kvalitāti. Un bērnu paliatīvā aprūpe ir pavisam jauna, jā, tikai pirmais bērnu hospis un pirmais vispār tāds hospitāla slimnīca parādījies Lielbritānija, Londona 1982. gada. Jā, un pirmais hospis bija Helen House. Viņu dibināja vecāki, kuriem bija bērns ar smadzeņu audziju, un viņi sapratuši, ka vajag viņam respite care, ka viņam vajag atelpas brīdis. Un pirmais hospis bija vairāk tā kā definēts uz to atelpas brīdi, ka vecāki var atpūsties, jo tas smagais posms, kas ir beigas dzīves etapas, viņš var ilgst diezgan ilgi. Un viņš arī ir ļoti sarežģīts. Un, ja vecāki, piemēram, ja viņi pa divi, tad ir viņam ļoti daudz rūpes aizņemtas laiks. Un tad parādīs pirmais hospis bērniem. Nu, un tad Great Ormond Street izveidoja
ļoti pēc tā paša principa ir mūsu valsti veidota bērna paliatīvā aprūpe, ka ir slimnīca, un pie slimnīcas ir piestiprināts mājas aprūpe. Arī mēs esam tā kā bērnu slimnīca, bet visi pacienti, kā jūs redzat, jau kārta dzīvo mums mājas, un mūsu vairāks fokus ir uz mājas aprūpe, nevis uz slimnīcu. Ja? Šeit slimnīca viņam ir ārstojušies ārsts, viņam ir psihologs, sociāla darbinieki, sava komanda, bet mēs esam vairāk tā kā mēs esam koncentrēti uz mājas, mēs saņemam mūsu pacienti no mūsu slimnīcas ārstējušiem ārstiem, mums ir kopīgas apspriede, kopīga konsīlijas, un tad pacienti var doties mājas. Es vēlreiz bišķiņ pieskaršos tai tēmai, kāda ir starpība, jo tas tiešām ļoti daudz tagad ir saputrojis, nepareizi ir uzskati, jā, ka hospis, tas ir tā kā sastāvdaļa no dzīves beigas, tas ir sastāvdaļa no paliatīvas aprūpes, jā. Bet tā kā ķirurģija ļoti plaša, ja, tur ir abdomināla, tur ir traumatoloģija, un tā arī ir paliatīva aprūpe, ir tā liela viena nozare hospisa aprūpe. Un hospisa aprūpe ir vairāk tomēr koncentrējusi uz to, ka terapijas ir diemžēl izmeltes, vairs mums nav ko tā kā ārstēt, aprūpēt, un mēs tiešām ejam uz to miršanas dzīves kvalitātes nodrošināšanu, ja? Bet paliatīvā aprūpe, viņa vairāk koncentrējas uz dzīves kvalitāti. Un šeit arī var būt tā radikāla slimība, viņi var saņemt paralēli operācijas, un viņam varētu saņemt atbalstu. Un hospisa aprūpe mūsu valstī ar MK notikumu 5.5 ir definēta kā paredzēta dzīvilde 6 mēneši. Tā ir pieaugušiem bērniem. Parasti pat, ja ir notikusi hospisa konsīlijas, ir nozīmēta hospisa aprūpe. Mēs nerakstam to termiņus, jo diezgan grūti prognozēt. Bērni ir tiešām varoni. Brīnums, diemžēl, nenotiks, bet iespējams, ka viņi pārdzīvos to 6 mēnešus, ja. Nu, kā es jau minēju, paliatīvā aprūpe viennozīmīgi nav aprūpes dzīves beigas etaps. Ģimene nekādu nevajadzētu izvēlēties, vai jūs saņemsiet paliatīvo aprūpi, vai saņemsiet radikālo ārstēšanu, kā arī rodas tas mīts un bailes. Nu, noteikti jums nevajag pie tiem vērsties pie paliatīviem, jo jūs visu zaudēsiet. Neviens neatliekama palīdzība vairs jums neatļaus izsaukt. Tā nav, tā ir pilnīgi mīti. Un paliatīvā aprūpe, viņa mazina tas tiešām ciešanas, kas ir bērnu un viņu ģimeni. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, jūs droši vien visi atcerieties, kā mēs veidojam attiecības ar draugiem, ar kolēģiem, un šiem visam ir vajadzīgs laiks, jā. Un ja mēs sākam darboties pēdējā momenta, kad jau patiešām varbūt ir hospisa aprūpe, mums tiešām trūksta laika, lai izveidot un pilnvērtot tādas uzticības pilnas attiecības, jo uzticība, man liekas, tas ir viens no vispār faktoriem, kā mēs varam strādāt ar jebkuru ģimeni, ne tikai ar paliatīvu, ar jebkuru cilvēku, ar kolēģi, jebkura novirzē. Mums ir vajadzīgs tas uzticības, tas drošības sajūtas. Īpaši šai sensitīvai lieta. Jā, kas vēl viens tāds mīts ir par to, ka bērni paliatīvā aprūpe var tikai ar ļaunprātīgu onkoloģiju. Ka tikai, kad ir onkoloģija, tikai tāda ir paliatīvā aprūpe. Nē. Mums diezgan maz. No tiem 325 pacientiem, kas bija pagājuši gadu, mums bija tikai 6 pacienti, kuriem bija ar onkoloģisku saslimšanu. Jā, viņi bijuši ar terminālu jau saslimšanu, ar jau beigas etapu, bet tas nenoraksta, ka mēs tikai nodarbojamies. Jā, pieaugušiem pārsvari ir onkoloģija, tā ir. Tur ir ļoti plašs spektrs, bet bērnu onkoloģija ārstējas salīdzinoši labi. Mums ir katru gadu, ja vispār bērnu ar onkoloģiju, kuri saslims, ir 51 pacients, ja. Un tad no tiem, no iepriekšējiem gadiem, pēc ilgas cīņas, pēc ilgas ārstēšanas parasti nonāk tikai 5-6 bērni katru gadu, ja. Tas nav tik liels cipars. Vēlreiz varbūt atkārtošu un parādīšu to ceļu. Ceļš mums parasti ir tāds taisna līnija, kā mēs braucam ar autobusu taisni, un vispārasti bērnu paliatīva aprūpe nav tāda, ja? Viņi ir tā kā pa kalniem. Viņa varētu sākties diagnozi notiekšanas brīdi, diagnozi pirms uzsākam, ja? Parasti tā notiek jau neonatoloģijas periodam, kad bērns ir piedzimis, un kad redzam, ka viņam ir kaut kāds patoloģisks, redzam, ka viņam ir jau kaut kādi sarežģījumi, un tad sāk darboties mūsu psihosociāla komanda, psihologs, sociālais darbinieks, kapelāns sāk darboties ar viņu un gatavot viņam jebkuram iznākumam. Varbūt ir izārstēšana, varbūt nē, varbūt būs dzīves beigas etaps.
Un parasti šie pacienti ir tādi stabili, nestabili, viņiem ir krīzes ļoti bieži, viņiem ļoti bieži ir pasliktinājumi. Un mūsu mērķis ar viņiem runāt par to, ka katrs pasliktinājums var dažreiz beigties ar nāvi. Un arī no prakses tāda lieta, ja, piemēram, pacients ar zināmu saslimšanu, ka viņam tiešām būs tas dzīves beigas etaps, ka viņš ilgi nedzīvos, ka viņš nesasniegs savas 18 gadus, un viņam ir kārties krīze. Kā tā krīze izpaužas, piemēram, viņš saslimt ar kaut kādu akūtu vīrusu, ja? Un tad viņam uzreiz, protams, krītas saturāts skābekli, cik ir asinis, viņam ir pasliktinājis, viņam ir tur antibiotikas, viņš ārsties, bet viņš var neizciprotis, ja? Viņš arī nogurs no tās saslimšanas. Un katru reizi mēs runājam ar vecākiem par to, kā viņi gribētu to dzīves beigas etapu. Vai viņi gribētu slimnīcu viņu pavadīt, vai viņi gribētu viņu mājas. Un tad, ja bērns izvesaļojas, tā kā izcepurojas no šīs epizodes, tad, kad ir kārtē reizi, vecāki uzreiz ļoti skeptiski tā pie mums. Nu, redziet, pagājušais jūs ārstējat, ka viņi nomirs, bet, nenomira. Un ko mums tad darīt, kā mums tur rīkoties? Bet šī, diemžēl, ir tā slimība gaita, ja var tā teikt, vai slima dzīves, jā, ka viņi ir kā pa kalniem. Un varbūt pie tā tieši neviens nezina, mēs neesam dievi, jā, lai zinātu to, kāds pēdējais būs etaps, jā, bet kā pacients izsikt, ka viņš nogurst un ka katru reizi viņam ļoti liels risks, ka varētu būt viņam pēdējais dzīves beigas etaps. Mūsu pakalpojums nebeidzas, kad pacients nomirst, mēs turpinām sniegt serošanas atbalstu pēc nāves vecākiem, brāļiem un māsam, auklītēm, tantiem, jebkuram, kam ir vajadzīgs. Un nedaudz vēl varbūt par tiem kategorijām, par tiem, nevar konkrēti pateikt, kādas slimības ir, jo katrs gadījums ir individuāli, tātad ļoti attīstas mums tehnoloģijas, ļoti attīstas genetiskas saslimšanas skrīningi, un ir ļoti daudz, mums ir jaunas slimības atklājas, ja. Ļoti bieži mums no mūsu 300 pacienti ir pacients viens, kuram, piemēram, viena vispār pasaulē reģistrēta slimība, vai viens Latvija viņš ir, vai varbūt tādi gadījumi ir tikai 5-6 zinātniskā literatūra aprakstīti, un viņi katrs izpaužas savādāk. Tiešām mūsu, ja var tā teikt, unikāli pacienti, protams, mēs visi gribam būt unikāli, bet šī pacienti ir tiešām ļoti atšķiras, un mēs vienmēr mēģinām atrast to individuālu pieeju pie katras ģimenes, pie katra pacienta. Bet, ja mēs varam tā sadalīt, ir tādas 3 globālas kategorijas. Ir dzīvība ierobežojoša slimība, kura tā nāve ir ļoti priekšlaicīgi iespējams, jā, un šeit arī ir bērni, kuriem dzīvība ir atkarība no tehnoloģijas. Jā, varbūt redzēt filmas, varbūt zināt arī par to, ir tāda mākslīgo plaušu ventilācija. Mums ir šī pacienti, kuri dzīvo mājas gadiem. Mums ir bērns, piemēram, kur 16 gadi ventilējas ar mākslīgo plaušu ventilācijas, un viņam tā dzīvildzi ir atkarīga pilnīgi no tām iekārtām. Jā, mums ir bērni ar tracheostomu, mums ir bērni ar parenterālo barošanu, ar gastrostomu, ar enterālo barošanu, mājas viņi dzīvo. Un dzīvība apdraudējuša slimība, tas ir parasti bērni ar genetiskam saslimšanu, kuru nāve ir ļoti izplatīta, jā, piemēram, ar dušēnu muskuļu atrofiju, jā, tie bērni arī var sasniegt 40 gadus, ja ir izcila aprūpe, ja ir izcils sociālais atbalsts, tad viņi var to izdarīt. Un, protams, ir termināla slima. Man nepatīk to hospice aprūpe, bet viņa kaut kā ir pieņemts. Man liekas, tas vārds baigi nav latviskais, jā. Bet tā dzīves beigu etapu vai termināla, tas ir viens un tas pats. Jā, un tie pārsvarā pacienti ar ļoti retam saslimšanām, ar onkoloģiskam saslimšanām, ar ļoti sarežģītām, varbūt sirdslimībām un degeneratīvām neiromuskulāram slimībām. Kā izskatās pacientu ceļš, kā viņš var saņemt viņu? Ja, kā es jau minu, lielākoties daļa pacienti iet ar mūsu slimnīcu, es teiktu 90%. Ir, protams, pacienti, kuri mums nonāks ar ģimenes ārstu, ar ambulatoriju sektoru. Tas ir pārsvarā varbūt Ukrainas bēgļi, jā, varbūt kaut kādi pacienti, kuri arī nesen atbrauc arī no ārzemēm un sāka dzīvot Latvijā, bet lielākoties daļa visi pacienti iziet ar bērnu slimnīcu. Vai nu neonatoloģijas etapa, vai nu, piemēram, neiroloģijas etapa, kad, piemēram, viņam diagnosticē, ka viņam reta epilepsijas saslimšana. Parasti pasauc mūsu ārstu, uzaicina uz konsultāciju, ārsts izvērtē pēc tiem 3 kategorijām un notiek konsili, kur kopā ar ģimeni
Parasti te ir mamma un tēvs. Mēs ļoti mēģinām likumisks pārstāvis labi divi būtu, ja? Un mēs mēģinām uz ģimene vērstu konsilu atbildēt uz jautājumu, kā kuru reizi dažreiz tajā paša konsilē pasaka, ka jums bērnam nav izārstējama saslimšana un kāda ir prognoze. Bet ir gadījumi, kad vecāki jau zina un tikai tad aicina uz konsili, dažādi ir individuāli pieejami pie šī, un tad izrunājam ar vecākiem, kas viņam nav skaidrs, kas viņam ir skaidrs un ko viņam varēs saņemt turpmāk. Un tad arī definējam pacienta medicīniskas vajadzības vispirms, jā, jo, kā jūs zināt, šeit ir pirmie plāni un pirmos 3 mēnešus vai pirmo pat pusgadu, viņi ir ļoti aizņemti ar to medicīnisku tādu rutīnu daļu, jā, jo parasti pacientam ir vairākas medicīniskas iekārtas, piemēram, ir barošanas sūknis, tas aparāts, kur palīdz viņam pacientam to tēšanu, ja? Vai viņam ir strubiņa vedrija, gastrostoma vai deguna, tas nozīmē, lai viņš varētu paēst, vai viņam ir, piemēram, urinpušļu katētis, lai viņš varētu pačurēt, vai viņam ir vajadzīgs kābeklis tam bērnam, ja? Un tad sagatavošanas izrakstīšanai, un mēs sagatavojam arī individuālu aprūpas plānu pacientam, kāds viņam ir medicīniskas vajadzības, kāds viņam ir sociālas vajadzības. Uzreiz mēģinām noskaidrot, kurš viņu atbalstīs mājās, kā mēs varam piesaistīt kādu, varbūt kādu izrunāt. Nu, un tad vienmēr mēs mēģinām sazināties ar ģimenes ārstu, lai izstāstītu par turpmāku sadarbību. Un kad vecāki ir apmācīti, kad viņi ir gatavi, ja pacients stāvoklis ir smags un viņš, piemēram, nav transportējams, piemēram, mums ir bērni pēc smagas avārijas, un viņi, piemēram, bija normāli attīstījuši 40-50 kg, viņiem vēl nav tā pielāgota transporta, tad mēs nodrošinām viņam arī transportēšanos uz mājām. Nu, un pacienti, kad ir mājās, ko viņi var saņemt? Pirmkārt, viņam ir tāda drošības saita, viņam ir mūsu kontakti, viņam ir ārstu māsa 24/7 dežuri, arī mūsu sociāla darbinieki un kapelāni, viņi var saņemt atbalstu nepārtraukti visas Latvijas reģiona. Un tad mums ir šogad ar 1. aprīli sāku darboties vēl cits komandas, jā, ka viņi varētu arī saņemt mājas vizīti un ambulatoras konsultāciju. Ja pacients brauc šeit pie speciālista, tad viņš arī apmeklē mūsu, vai mēs braucam pie viņa, piemēram, ja viņam izkrit zondi, tad mēs braucam un liekam to zondi. Mums ir tāda plānveida vizīte, ļoti bieži pacienti baidas no tiem plānveida vizīti, bet viņam nav mērķis kontrolēt, viņam ir mērķis atbraukt un plānveidi izrunāt un pastāstīt tā kā profilaktiski preventīvi pasākumi, jo mēs ļoti daudz varam izdarīt plānveidu, un ja mēs izdarām to plānveidu, saplānojam, mēs jau zinām, kas varētu būt, un izrunāt ar vecākiem, piemēram, ka mēs zinām, ka varētu būt saktis krampis, ko jūs darītu, kad būtu solīši. Jā, nevis tad akūta, un akūts vizītes mums arī ir paredzēt, bet tas nav neatlikama vizītes, jā, tas ir akūts, piemēram, ja bērnam ir izkritis zondi, vai bērns saslimis akūti, jā, tad mēs sazināmies un atkarība no vajadzības braucam pie pacienta mājas. Jā, tad bērnu paliatīvā aprūpe var nodrošināt ambulatoriju, stacionāra, var nodrošināt sociālas aprūpes iestādes. Ne visi bērni mums dzīvo mājās, mums arī ir bērni, kuri dzīvo aprūpes iestādes, un ir daļa no vecākiem, kuriem nav noņemtas tiesības, bet to jūs droši vien zināt arī labāk nekā es, un viņi vienkārši viņu ievietoja sociālas aprūpes iestāde dēļ viņas pamatsaslimšanas, jo viņa tiešām iespējams ļoti sarežģīta, un ģimene vienkārši nevar tikt galā ar to mājās. Mūsu bērni arī var apmeklēt izglītības iestādes, bērnu dārzu, skolas, un vispār tas ir viens no veidiem, ko mēs gribam panākt, lai tiešām tiem bērniem, kuriem ir iespēja mācīties, lai viņi saņem tomēr to izglītību. Un arī varētu saņemt atelpas brīdi, bet šis ir ļoti atkarīgs no tā, kur ir, no kuras pašvaldības viņi varētu saņemt atelpas brīdi. Man liekas, nevienam nebūtu noslēpums, ka mājas ir vienmēr labāk nekā slimnīca, vai ne? Un ko dod tas ieguvums no mājas aprūpēm? Ticiet man, bērni ļoti atšķirat, kad viņi ir slimnīca un kad viņi ir mājas. Tas ir pilnīgi dažādi cilvēki, arī ģimene, tas spriedzi, kas viņam ir, varbūt tā psiholoģiski, viņa mājas mazinās, un viņam tiešām uzlabojas tas dzīves kvalitāti. Protams, arī samazinājas neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukumi, un mēs varam nodrošināt to lielāku skaitu
un, protams, paredzēt un tērēt finanšu līdzekļu un cilvēku resursi. Un viens diezgan interesanti, Latvija gan tas nav pētīts, bet Lielbritānija, Vācija, kur ir ļoti attīstīta paliatīvā aprūpas sistēma, viņam ir atsevišķi arī hospisi, viņam ir atelpas brīdi gan mājas, gan arī atelpas brīdi tā kā iestāde. Un bija izbrīnami, tas pētījums mērķis bija saprast, ko vecāki un ko ģimene gribētu izvēlēties par miršanas vietu. Un diezgan interesanti radītāji, bērni vienmēr izvēlēs par miršanas vietu mājas, ja viņas jūtas droši, un viņa zina to, un tā ir viņas vidi, un viņi gribētu nomirst mājas apstākļos. Un vecāki savukārt, viņam bija lielākoties arī bija par mājas, bet ja viņi nejūtas tā kā medicīniski, ja viņi nejūtas tā droši, viņi izvēlta slimnīcu, nevis hospisu. Hospis tas ir domāts kā atsevišķa iestāde, kur atbraukt tiešām ar mērķi, lai pacientu pavadītu savas pēdējās dienas vai stundas. Jā, un kas vēl ir interesanti, ir dažas pasaulē ir valsti, kuriem nav attīstīta paliatīvā aprūpe. Piemēram, bērni ar mākslīgo plaušu ventilāciju dzīvo slimnīcā 15, 10 gadus, jā. Bet mums ir Latvijā. Man tiešām prieks par to, un mums paveicas, ka mēs varam bērnu praktiski jau pēc, kad viņam stabilizē stāvoklis, ka viņam ir nozīmēta jau viņa simptomatiska terapija, ka mēs varam viņu izrakstīt mājas, un viņš var ar to pašu mākslīgo plaušu ventilāciju dzīvot mājas. Tas ir tiešām fantastiski un apbrīnojami. Nu, kas mēs esam tajā komandā, jā? Kā es jau minēju, mēs esam daudz un dažādi, un mēs esam laikam unikāli arī sava ziņa, tagad pieauguši pēc paša mūsu principā veidot. Mums ir 2 ministrijas kopā. Ir veselības ministrija, ko es esmu pārstāvējis, tas ir Bērnu Kliniskās universitātes slimnīca, un mūsu komanda ir māsu, ārstu palīgi, ārsti, psihoterapeiti, psihologi. Un ir otra puse labklājības ministrija, tā ir Bērnu paliatīvā aprūpes biedrība, ko vada, un viņas regulējums ir MK notiekuma 66. Un mēs strādājam tā kā kopā uz vienu principu, uz vienu mērķi. Mums ir kopīgi mērķi nodrošināt, mums ir katru rītu kopīgas sapulces, un mums apspriedam mūsu pacients, izrunājam, un ja ir kaut kāda neskaidrības, un mēs arī ļoti bieži braucam mājas vizīti kopā, piemēram, māsa kopā ar sociālo darbinieku. Un šī ir mūsu sistēma, kas ir uz dotu momentu, mēs tiešām varam lepoties, jo tāpat, piemēram, Dānija nav tik attīstīts, jā, viņam nav tik precīzi sadalīts, viņam, piemēram, ļoti trūkst sociālas darbiniekus, īpaši paliatīvā aprūpe, jā. Tā ka tas ir tiešām mūsu lepnums, un mēs par to esam pagodināti. Un, kā es jau minēju, no šī gada 1. aprīlī mums ir izveidojis vairāk komandas. Tā kā bērnu slimnīca ir vadoša, tā kā visi bērni iziet zem mums, bet mums ir tagad rokas, tā var teikt, dažādas novados. Mums ir komanda Latgale, pirmkārt ir izveidota, viņa tikko sākusi arī strādāt, tur ir ārsts, māsa un psihologs. Jā, viņam pacienti ir cipars mazāk, dēļ tā viņam tā noslodze ir nedaudz mazāk. Uz Daugavpilu uz dotu momentu mums ir 23 pacienti. Un tad ir Rīga, un Rīgā mēs diemžēl neatradam Vidzemes atbalstus punktus, jā, tā ka mēs arī Vidzemi pagaidam uzskatām par savu daļu. Un tad ir mums Liepājas reģionālais slimnīca komanda. Liepāja gan jau strādā arī vairāk nekā 10 gadus, viņam jau bija līdz šim paliatīvas aprūpes kabinets, bet viņam nebija mājas pakalpojums. Tagad viņam arī ir mājas pakalpojums, viņam arī ir tāda pilnvērtīga komanda, viņam uz vietas arī ir kapelāni un sociāli darbinieki, ja, māsas un psihologi un ārsti, un viņi tagad arī beidzot no 1. aprīļa var doties pie pacientiem, un sadalījums mums bišķi nav geografisks, piemēram, mēs paņemam Tukumu novadu, ja tas tomēr Rīgai tuvāk nekā Liepai tuvāk, ja. Bet tur arī mums ir ap 49 pacientiem. Ļoti bieži, kad bērni cieši no dzīvību ierobežojas vai dzīvi ir apdraudējuša slimība, visa uzmanība ir pievērsta tikai tam slimējam bērnam, un ļoti bieži aizmirst par to ģimeni, par to sociālo un to emocionālo slogu, ko veidojas ģimene, un ļoti bieži arī aizmirst par brāļiem un māsām.
Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo ir pētījumi, ka brāļus un māsas arī cieši pēc tam, un viņiem attīstās somatiskas saslimšanas, un ka arī tā slima bērna, bet tā pacienta arī ietekme uz visu ģimeni, uz visu sabiedrību kopumā. Un mēs ļoti daudz arī uzmanību mēģinām, nu, cik ir iespējams mūsu robežas, protams, ne tik daudz, cik gribētos, jā, bet arī sniedzam to brāļiem un māsām. Mums bija pārgājiens organizēts ar brāļiem un māsām ar tādu terapeitisku mērķi, lai mēs varētu ar viņiem izrunāt, dot viņam uzmanību, dot viņam to drašu sajūtu, jo ļoti bieži no viņas nāk tādi teksti, ka es arī gribu slims, jo mamma tad vairāk man uzmanības pievirsīs. Un viens no maniem tādiem varbūt spilgtiem atmiņām ģimene, māma audzina 2 bērnus, viens no tiem bērniem ir mūsu aprūpe, īpašs bērns, un mēs atbraucam mājas vizītē, ņemam analīzi, runājam ar māmu un ļoti steidzamies. Un nāk klāt meitenīte, viņa bija 5 gados to momentu, viņa nes savas mantas, nu paskatīties no šeit un tā, nes savas zīmes, paskatīt, cik man ir skaisti uzzīmēt saulīti, un mēs visu laiku viņu tā kā atstumjam, tā kā nenāc, lūdzu, nenāc, mēs esam aizņemti. Un mēs jau praktiski dodamies prom, paņemts analīzi veiksmīgi, un mēs steidzamies, lai aizvest obriņus. Un viņa sāk kliegt, viņa vienkārši sāka raudāt, bļaut, un viņa saka, es arī gribu būt saulīte, es arī gribu būt tas īpašais bērns, es gribu, lai jūs arī pievēršat uzmanību pie mana brāļa, regulāri brāts, kāds nāk ar viņu runa, bet viņš jums neko nevar pat atbildēt, bet es māku, un kāpēc es esmu sliktākā? Dēļ tā arī tagad, es domāju, mēs arī ļoti bieži un mūsu psihologi piestrādā pie tas brāļus un māsas, lai viņiem noņem to emocionālu psiholoģisku slogu. Un viens no jautājums, ko es te iepriekš aizsūtīju, bija, kā notiek sociāla darbinieka mūsu bērnu paliatīvā aprūpe. Ir ļoti daudz pētījumu, ir arī ļoti daudz valsts, piemēram, tā paša Lielbritānija, Vācija, kur ir tiešām attīstīta paliatīvā aprūpe, viņam ir īpaši sociāli darbinieki, un mums arī, kā es jau minēju, gods, mums ir sava komanda sociālais darbinieks. Un varbūt viņš nav tāda klasiska izpratne sociālais darbinieks, jā, jo viņam pirmkārt ir galvenais mērķis ir tāds fundamentāls nodibināt to kontaktu ar ģimeni, lai viņa tā smagus gadījumus varētu pie viņa vērst smagas situācijas, jā, krīzes situācijas. Un viņš tāds ir tā kā vairāk, tā kā tas nebūtu pareizs vārds, bet viņš tā kā vairāk iesaistās tajā procesā un mēģina gan tā kā tiltiņš būt ar ģimeni, ar dažādām institūcijām, varbūt pat tāpat ar mūsu ārstiem, varbūt viņam sanāca dabūt to saitīti un mēģināt palīdzēt to tai ģimeni, jo, kad tas bērns piedzimst ģimene, tas ir vienkārši tā dzīve pagriežas 180 grādi, ja viņi pilnīgi savādāk. Ja ģimene bija, piemēram, kopā daudz ceļojumu, viņam bija piedzīvot, viņam bija tāda dzīves vērtība, tur ceļošanas, darba, parasti šī ģimene viens no vecākiem nevar strādāt, viņš nevar to atļauties, jo tas atbalsts, kas ir tā kā atelpas brīdis, ja, kā kura ir pašvaldības, viņš ir atkarīgi tur no 30 līdz 45 dienām, ja es nemaldos, ja. Vai tur, piemēram, kaut kāds auklītes pakalpojums, ko viņi var saņemt mājās, ir ļoti dažāds. Un pilnvērtīgu dzīvi, kā bija līdz bērnam piedzimšana, viņi nevarētu. Jebkurš bērns, kad piedzimst mūsu ģimene, mums tā dzīve mainas, vesels vai praktiski vesels, bet ja ir īpašs bērns, tā uzmanība, tā koncentrēšana, tā spējas ir pilnīgi dažādas. Un tā dzīve tiešām mainās, un viņam ļoti bieži te ir ģimene, kur ir diezgan situēta, varbūt finansiāli atbalstīta, bet viņa mainas, viņam samazinājās gan finansiālais atbalsts, viņam samazinājās tas sociālas aktivitāte, no viņam diezgan daudz izolējas arī paši ģimenes locekļi, no viņam izolējas draugi, un tas ir ļoti liels izaicinājums, man liekas, un diezgan grūti arī sev pašam pirmkārt pateikt, ka tava dzīve mainas un ka tev ir vajadzīga palīdzība. Un sociālais darbinieks, viņš nav, protams, psihologs, jā, bet viņš arī var palīdzēt tai ģimeni kaut kā aiziet un sākt dzīvot šajos smagais apstākļos. Un ticiet man, var dzīvot visādi, ģimenes mums ir patiešām dažādas, ar dažādām izaicinājumiem. Ir ģimenes, kur, piemēram, pazaudēja vairākus bērnus, kur ir ģimene, kur ir 3-4 bērni slimi, īpaši bērni, jā, un kā viņa savu ikdienu, kā viņa savus tādu
dzīves vērtības maina, kā viņi to visu sakart, un no viņam tikai var mācīties, jā, un skatīties pēc tam varbūt uz kaut kādiem tādam nesvarīgiem, bet nav tāds nesvarīgas problēmas, jā, katrs mēs cilvēks savādāk uztveram tas problēmas, jā. Un kā viņi piesaista resursus, ja? Un tad sociālais darbinieks, kurš arī var atbalstīt, kurš var palīdzēt un atrast kaut kāds veidus tai ģimenei. Un arī šeit ir ļoti svarīgi, ka ģimene, piemēram, bija koncentrēta uz to, ka bērns nomirst, jo ir ģimenes, kur ļoti liela varbūt tāda nolikšanas stādija, kur ir nepieņemšana, vai kuri arī pieņemusi, bet viņi grib, lai tas notiek vēlāk. Bet viņam vajag sagatavoties tai stundai, ka tas notiks, jo tas tiešām arī ir tas dzīvē līdz bērnu nāve un dzīve pēc nāve, jo nevienam noteikti nebūs nekādas šaubas par to, ka zaudēt savu bērnu ir viens no smagākiem posmiem, ja, ko mēs vispār cilvēki varētu izdzīvot, jo, ja mēs skatāmies tā, mēs esam domāti, lai apglabātu mūsu vecākus, nevis otrādi. Mēs domāti, lai piedzimst bērns un lai mēs varam viņam dot iespēju turpināt dzīvi, turpināt mūsu ģimeni, turpināt mūsu tā kā gēnu nesēju, ja mēs tā skatāmies ļoti fizioloģiski uz to, un kad nomirst bērns, tas ir ļoti liels stress, tas ir ļoti liels izaicinājums ģimenei, un tas, protams, ir vajadzības arī laiks pēc tam sagatavoties un saņemt atbalstu pēc bērna zaudējuma. Kādus pakalpojumus mēs sniedzam? Mūsu pakalpojumiem ir diezgan grūti uzrakstīt, bet tas ir ļoti plaši. Pirmkārt, kā es jau minēju, mēs sākam konsultēt jau stacionāra etapa. Tad mēs sniedzam arī mājas aprūpe, arī pacienti pie mums var nākt ambulatori. Mēs sniedzam atbalstu serašanu, tas vairāk ir, protams, uz kapilānu, uz sociālo darbinieku, uz psihologu, jā. Bet ir gadījumi, kad, piemēram, ģimene izveidojas ļoti labs kontakts ar māsu vai ārstu, un viņi, piemēram, pēc gada grib atbraukt un parunāt atkal. Un ļoti bieži, kā mēs dzirdam, kad mums beidzas sadarbība vai pacients numeris vai ir arhīva, kas saka, jūs vairāk neesat daļa no mums, jo ļoti bieži mums izveidojas tādas profesionālas tuvu attiecības, ka mēs, es nevaru teikt, ka mēs draudzamies, tomēr robeža jābūt, bet mēs esam tā kā daļa dažreiz no tādas ģimenes, un viņi tiešām pieraduši pie mums, ja viņi tur zvana mums 2-3 reizes, ja mēs bijām tikušies vismaz vienreiz nedēļa, biežāk nekā varbūt kā ar saviem radniekiem, jā. Tad tev ir tomēr savādāk tas attiecības, ja? Un tad viņi arī viņiem ir tāda šķiršanas process no mums arī. Psiholoģiskais atbalsts, mēs arī braucam un apmācam izglītības iestādes, ja mūsu bērns nonāk, piemēram, izglītības iestāde, ļoti bieži ir bailes no tiem gastrostomam, ļoti bieži ir no tiem tracheostomam, no visādiem puļķiem, no skābekļa, un mēs braucam, mēs stāstam un mēs mācam par to, ka tas ir normāli un ka bērns var iet skolā un kā te ir. Un ļoti bieži ir tāds mīts, ka bērniem, klases biedriem būs tāds vislielākas bailes, bet ne, pārsvara pieauguši. Vecāki saka, nē, es negribu, lai šis bērns mācās vienā klasē ar šo bērnu. Un tad mēs braucam stāst un mazinām to trauksmi pieaugušiem skolotājiem, vecākiem. Un arī mums bija parasti 11. oktobrī vai 1. sestdiena ir tāda paliatīva hospice diena, un uz to dienu mēs organizējam kaut kādu sabiedrisku kampāniju. Pagājušajā gadā mums bija organizēta tāda sesijas laiks, kad mēs braucam skolas, kur nav mūsu bērni, bet mēs braucam un stāstam. Un ļoti liela interese bija. Mums ir tāds lēle, kur redzama, ja, kur ir visādi puļķi, viņi tur ir tracheostoma, gastrostoma, un tie paši bērni gāja, mainīja, skatījās un draudzēs ar to, un viņi arī mazinājās tas bailes no tiem bērniem, ja viņi ieraudzīs viņus uz ielas, vai jebkura momenta tas bērns ienāk klasi. Jo, kā es jau minēju, statistika augs, bērni būs tikai vairāk ar šo īpašu aprūpi, ja, piemēram, to, ko mēs nevaram 10 gadus, medicīna var to izdarīt, jā, un tas saslimšanas, kad varbūt pat nebija pieņemams vai vispār pat atļauts vai domas vispār parādīts, ka tas bērns varētu kādreiz iet skolā vai dzīvot, jā, vai vispār izdzīvot, jā, tā, ka te bērni dzīvo, un cik ir iespējams pilnvērtīgi piedalās dažādas aktivitātes. Jā, mēs diezgan daudz arī iesaistāmies sabiedrības informēšanu, un arī Vesela pasaulē LV jūs varat atrast diezgan daudz visādus materiālus, piemēram, kā aprūpēt nazogastrāla zonde, tracheostoma, mūsu kontakti, kā var mūs sazināties, ja.
Bet ko es gribu teikt, vēlreiz un vēlreiz mēs ļoti mēģinām piestrādāt pie tām individuālām vajadzībām un ļoti uzsverat to cieņu pret ģimeni un tādu atbalstu un tādu uzturēšanu. Jo ļoti bieži ģimenē, pat ja mēs zinām, ka tam smagam, slimam bērnam vajadzīgs mūsu pakalpojums, viņš ir atbilstoši palietību aprūpes vajadzībām, statusam, bet vecāki nevēlas. Viņam ir bailes, viņam ir bāžas, mēs mēģinām ar viņam runāt vienreiz, otrais, bet mēs neužbažāmies, ja? Jo būs laiks, kad viņi tomēr atnāks pie mums, ja? Jo ļoti bieži, varbūt arī jums ir pieredze, ka ģimene viņi negrib saņemt invaliditāti, jo domā, ka tas ir kaut kas slikts, jā, ka viņi nepiekrīt tām, bet katram ir vajadzīgs laiks, kā es saku. Laiks ir fantastiska lieta, ko mēs varam darīt ar viņu un kā mēs varam informēt par to. Un ar laiku ģimenes atnāk pie mums, daži varbūt neatnāk. Un vēl ir tādi pediatriskas palātīvas, tādi domēni, tādi punkti, uz kā vispār tā palīatīvā aprūpe veidojas. Tas ir galvenais, kā es jau minēju, tiešām atbalsts ģimene. Te es arī varu pieminēt to piemēru, ka tagad mums ir reģionāls sadalījums, mums ir Kurzemes reģioni, jā, un tikai šodien no rīta man bija saruna ar māmu no Talsim. Tals tagad vairāk pie Kurzemes slimnīcas. Viņa saka, bet es negribu, es 13 gadus sadarbojos ar Rīgas komandas. Jā, varbūt mēs esam ierobežoti, jūs varbūt ātri nevarat atbraukt, bet es negribu šķirties ar jums. Un tad mēs runājam, ka mēs nekur nepaliksim, nav tā, ka mēs viss atdodam uzreiz Kurzemes komandas un aizmirsam. Es saku, varbūt mēs kopīgi izdaram vienu mājas vizīti, jo jūs iepazināts ar kolēģiem, jūs mēģināsiet ar viņiem veidot attiecības un būt sapratīgiem un saprast, jā, ka varbūt viņi tomēr nav, jā, viņi jauni, ir bailes, ir stress par viņu, bet varbūt tomēr mēģinām. Un lēnām runājot ar māmu par to, jā, viņa piekrita, viņa saka, jā, bet man jāzina, ka es jebkura momenta varu jums zvanīt. Es saku, noteikti jūs varat zvanīt, nebūs tā, ka mēs ieraudzīsim jūsu uzvārdu un necelsim telefonu. Te vienmēr jābūt tādam ļoti sapratošam. Es vienmēr mēģinu uzdot jautājumu, kā es būtu, ja ar mani būtu šāda situācija un kā ar mani būtu labāk runāt. Man liekas, šīs arī palīdz mazināt to spriedzi ar ģimenēm. Jā, un holistiskai aprūpe mums vienmēr jāņem vērā arī dažādi faktori. Piemēram, ārsts izraksta medikamentu, izraksta kaut kādu antibiotiku, un tas antibiotiks, nezinu, maksā tu apmēram 15 eiro nedēļu. Bet ģimene nav te līdzekļi. Jā, viņa saņem to invaliditāti pabalstu, to īpašu kopšanu, bet, bija tādi apstākļi, ka viņi izterē to visu naudu. Un tad jāmēģina atrast to iespēju, kā ģimene palīdzēt atrast to finansiālā atbalstu un kā viņi varētu tikt pie tā antibiotika. Jā, un vienmēr arī vajadzīgs bērnu un ģimeni iesaistīt komunikāciju, lēmumu pieņemšanu un plānošanu. Piemēram, kad mēs plānojam mājas vizīti, vienmēr var uzjautāt, cikos jums būtu ērti, lai mēs pie jums atbrauktu. Bet mēs, diemžēl, varētu tā un tā piedāvāt viņam iespēju pieņemt to lēmumu, pieņemt to, iesaistīties tajā komunikācijā, pajautāt viņu, uztvert viņus kā pilnvērtīgus partnerus, kā ekspertus. Tas ir diezgan sarežģīti. Es nesaku, ka vienmēr mums sanāk, ka vienmēr man personīgi sanāk, jā, jo ir daudz pienākumi, daudz uzdevumi un ir daudz darbi un visādi apstākļi. Un tu nevienmēr var pielāgoties, bet es domāju, ja mēs vienmēr cilvēciski, godīgi pasakam, ka mums, piemēram, plānojas vizīti uz to pusi, un mēs varam pie jums iebraukt tādu un tādu laika, kā būtu, ja mēs iebrauktu, vai mēs tomēr pārnesam varbūt to vizīti. Es domāju, ka ja mēs runājam, godīgi atklājam runājam, vienmēr sanāk atrast tādu kopīgu lēmumu. Jā, un, protams, medicīniski mēs ļoti daudz koncentrējamies uz sāpju, uz atsapināšanu. Te ir arī ļoti daudz miti par to opīdu, un te es gribētu lūgt visus kolēģis mums kopīgi strādāt uz vienu mērķi, jo ir tāds labs teiciens, morfijs nenogalina pacientu, nogalina sāpes, un ticiet man, ja tas ir atslabināts pacients, ja viņam nesāp, ja viņš nemokas, tad viņam arī tā dzīve kvalitāte un tas dzīves priecīgums parādās savādāk. Tā kā šeit es arī domāju sociālais darbinieks, jo mūsu pacienti, kā jūs zināt, vienmēr konsultējas ar kādu. Jūs varat droši viņu apliecināt, ja ārsts nozīmēs pretsāpju terapiju, viņu jāizmanto, viņu jālieto, jo tas tiešām palīdz tam pacientam dzīvot pilnvērtīgāk un bez sāpēm.
Un kas ir ārkārtīgi ļoti svarīgi, ir aprūpes nepārtrauktība. Cik es zinu, mūsu sociāla darbinieki arī vienmēr kontaktējas ar pašvaldības sociālajiem darbiniekiem, ar slimnīcu sociālajiem darbiniekiem, lai nebūtu tā kaut kāda pārtraukšana, jā, lai nebūtu vecākiem jāstāsta vienu un to pašu atkārtoti. Jābūt tieši tādi koncentrēti, komandi salīdēti un informācija nodošana, jā, ka viņa nepārtraucās. Nu, un atbalsts sarošanas perioda. Tie ir neliels ieskats, ar ko mēs tā kā mediķi tiekamies ikdiena, kas mums tāds liels izaicinājums medicīnisks, tas ir, protams, svārs, zūdums, ko mēs diezgan kontrolējam, un nevienmēr esam bērniem sanāk saņemt to svāru, kam vajadzētu būt pēc grāmatas. Sāpes, diskomforts, elpas trūksums, jā, krampi, izgulējumi gan mums ir ļoti samazinājies, dēļ tā, ka mums tās enterāla barošanas programmas, jā. Un tādi lielākie izaicinājumi medicīniski, kas mums ir. Un vēl varbūt nedaudz sīkāk par to atbalstu, kas ir iespējams saņemt ģimenei. Pirmkārt, tas ir individuāls konsultācijas, un ko es vēl gribu šeit bišķiņu uzslavēt, psihologa mājas vizīti. Man liekas, mēs esam vienīgi Latvijā, kuri sniedz psiholoģisku atbalstu, profesionālu psihologu atbalstu konsultācijas mājas ietvaros. Tas nozīmē, ka psihologs var atbraukt mājās un to sesiju novadīt mājās. Nevienmēr te ir ērti, vienmēr ir varbūt kaut kāds traucējušais faktors, piemēram, ir citi ģimenes locekļi, un ģimene negrib runāt tur visu kopumā, jā, bet ir situācijas, ka, piemēram, ir vientuļa māma, un viņa nav iespējas ar ko atstāt to bērnu, tā ka mūsu psihologs var adaptēties un atbraukt pie tās māmas, un viņi var veikt blakus istabā, dzirdot bērnu sarunu un to terapeitisku seansu. Un vēl, kas ir svarīgi, mūsu psihologiem nav definēts tas konsultācijas skaits. Protams, viņi mēģina pieturēties pēc tām 10, 20, arī nav atrunāts, cik vajadzētu saņemt to sarošanas atbalstu pēc nāves, jo ir gadījumi, kad pacients, piemēram, nomirst un nav vajadzīgs pirmo pusgadu. Un tad, kad saprat, ka ir apzināta situācija, ka ļoti bieži viņi piezvana un saka, es tomēr gribētu plānot savu turpmāko dzīvi un es gribētu saņemt tomēr psihologu. Bet sociālajiem darbiniekiem un kapelāni ir norunāts, ka tā ir 2 gadi. Ka pēc bērna nāves viņi noslēdz līgumu un sadarbību līgumu, kā 2 gadi, ja viņi var saņemt. Tad mums ir atbalsta grupas. Ir dažāda veida. Tagad mums drīz sāksies serošanas atbalsta grupa. Ja jums ir kāda māma, kura bija mūsu uzskaite, viņa varētu arī saņemt to serošanas atbalstu. Jā, tā kā noteikti es atstāšu pēc tam savus kontaktus, jūs varēsiet sazināties. Viņa gandrīz, man liekas, jau jūlijas sākumā būs. Viņa būs kombinēta gan latini, gan atalināti. Tad mums ir brāļas māsas individuālas konsultācijas, gan arī mājas, gan arī šeit telpas, gan arī grupas ir organizēts. Un kāds pieejas izmanto, piemēram, mūsu kliniski, mūsu psihoterapeiti, ir tāda eksistenciāla pieeja, kas ir ļoti tieši noderīga tieši šai sarežģīta situācija mūsu pacientiem, jo viņi ir vairāk par to dzīves jēgu. Kādēļ tas notika? Kāpēc tieši ar mani, kāpēc tieši ar manu bērnu, vai es biju slikts cilvēks, vai es biju labs cilvēks, un viņi tad mēģina šo visu atbildēt. Un bērniem, protams, gan slimiem bērniem, ja ir iespējams, gan arī brāļa māsam vairāk der tā smilšu terapija. Nedaudz varbūt par komunikāciju, kas arī ir diezgan svarīgi, un arī ir tāds liels mīts, nepatiesība, kad iestājas palīdzības aprūpes komanda, tad ir tāds vēstījums, ka visas cerības ir zaudēti, un viss, jā, palīdzība atnāk, tad viss. Tur ir krusts, bet es ļoti ceru, ka jūs tagad zinat, ka tā nav. Pat, ja ir terminālā saslimšana bērnam, piemēram, onkoloģiska, kā es minēju, tie 6 gadi, kas mums nonāk, nevar nekad pateikt viss, mēs visu izdarījām, mēs vairāk neko nevaram darīt. Tas nepalīdz šai situācijā, ir vairāki pierādījumi, ka pirmkārt tas nemazina to cerību, jo, kā jūs zināt, ir ļoti labs termiņš, cerības mirst pēdējais, jā, un ka šeit arī, pat ja mēs vecāki zaudēšu to cerību, un mēs pasakam, visu mēs neko nevaram izdarīt, viņam diezgan grūti pēc tām funkcionēt un dzīvot tālāk. Un ko var darīt šeit? Šeit var atrast to cerību, uz kaut ko fokusēt uz citu. Jā, šo saslimšanu, diemžēl, mēs nevaram izārstēt, bet mēs varam palīdzēt jūsu bērnam justies komforta, cik ir iespējams pielāgot viņam to pilnvērtīgu dzīvi.
Tas nozīmē, ka mēs varam viņu atcepināt, mēs varam, piemēram, viņš var ar jums aizbraukt pastaigā meža vai pie jūras, vai viņš var piedalīties, ja viņš nevar ēst, piemēram, caur muti vairs, ja, bet viņš var piedalīties pie galda, pie kopīgas, jūs varat viņam pieslēgt to sistēmu, un viņš saņem savu barību caur kuģi patiešu. Jo vecākiem ļoti vienmēr ir svarīgi tā kā pabarot savu bērnu, jo tas ir tāds viens no mūsu tā kā vecākiem, tāds viens no veidiem, kā mēs varam sevi pierādīt, ja. Un ļoti, ļoti svarīgi to cerību viņam parādīt kaut kur citur, ja. Ka, piemēram, šodien varbūt bērns ļoti, ļoti primitīvs pie piramīdu māslava, ka bērns šodien pats pačurāja. Un tas ir tiešām viņam sasniegums, un tiešām tas ir cerība, ka rītdien viņš arī to pats izdarīs, ja nevis viņam vajadzēs, piemēram, urienpušļa katētru likt. Vai šodien, piemēram, ir laba diena, un bērnam nav krampji. Un tas tiešām dot vecākiem iespēju dzīvot tas smagos gadījums, ja, dzīvot šo smagu periodu, tas tiešām ir iespējams. Un tiešām tas atbalsta grupas, par ko runa māmas, mums parasti ir kombinēts grupas, kur ir vecāki gan ar pieredzi, kur ilgstoši ir mūsu āprumi, gan arī jauni vecāki. Un parasti jauni vecāki saka, es nekad nedomāju, ka var dzīvot, jo, kad es uzzināju visu, kas man gaida priekšā, man liekas, viss dzīve ir beigta, bet jā, man ir tagad iespēja ar bērnu apmeklēt kaut kādu sociālu aktivitāti, kaut kur piedalīties, iet pastaigā, un viņi tiešām laimīgi par to un priecīgi. Un saka, es beidzot varu iziet, nezinu, pie frīzera, aiziet sakārtot sevi, jā. Jā, kādi varētu būt efektīvi komunikācijas rīki? Nu, man liekas, šī principi, viņi arī jebkuru mums noderē, viens ar otru, ģimenes ietvaros, nezinu, veikalā arī ar pārdevējiem. Pirmkārt, jāsaprot, kad mēs ienākam telpā, kad mēs sākam runāt ar vecākiem, vai viņi pie mums atnāk. Jo šajos smagos gadījumos, šajos īpašos gadījumos, kad viss ir ļoti emocionāli, vecāki tiešām ļoti redz un jūt to iekšējo mūsu sajūtu, ar kādu iekšējo mērķi mēs nākam pie jums. Ja mēs tiešām gribam tai ģimenei palīdzēt, ja mēs tiešām nākam profesionālu palīdzību, ja mēs tiešām uzskatām, ka katrs bērns ir svarīgs, viņi jūt un viņi nolasa tā, un tā komunikācija pilnīgi būs savādāk. Ir ļoti svarīgi pirmkārt atrast laiku, lai nebūtu steigas. Es zinu, ka tas ir ļoti grūti. Izstāstīšu par savu gadiem, braucam pie jaunas ģimenes, mēģinājām braucam ģimenes, vēl viņa bija slimnīca, un man nākam tā kā iepazināties. Un bija ļoti saspringta man diena, kad es pat nepaspēju ne uz labu iericim aiziet, neaiziet pāriest, neizdzert kafiju, un praktiski, kā es atnāku 7:30, tā man bija kaut kādi tikšanas, kaut kādas darīšanas, uz viss bija ļoti steidzīgs un ļoti aktīvs, un 12:00 man bija sarunāts tā saruna ar to ģimeni. Un es tiešām biju tāda steigas, es ienāku, un es visu laiku, es tur mēģinu viņam stāstīt, ka mēs tagad jums palīdzēsim, tagad nāk mūsu komandas ārsts, atnāks mūsu sociālis, mēs jums to, šo sakārtosim, palīdzēsim, mēs jūs sāksim apmācības, jums būs tāds aparāts, bet tas bija viss steiga. Es pati to vienu momentu sajūtu. Un beidzot sarunu, mamma saka, es diemžēl nevaru jūs sadzirdēt, jo es jūtu, ka jūs kaut kur steidzaties, jūs neesat ar mani. Un tajā momentā man tiešām vajadzēja atvainot, es saku, es ļoti atvainojos, es tiešām tā ir, man šodien nebija ne pusdienas, ne kafija, nekā, es atnākšu rītdien, es tiešām atvainojos, ka es patērēju jūsu laiku, savu laiku, mēs ļoti nepilnvērtīgi viņu izmantojam. Un šis man bija mācības, vienmēr jāsagatavojas, vienmēr vismaz 10 minūtes pirms pauzes vajag padomāt par sevi, vajag sakārtot sevi un tad iet ar ģimenem runāt. Jo viņi uzreiz nolasa, viņi, es nezinu, kā ir rentgena stāriņš, viņi uzreiz saprat to mērķi, ar tādu iekšēju mērķi, ar kuru es atnāku, ja. Ļoti nevajadzētu pieiet pie šīm ģimenem un pie šīm sarunam tāda rutīna, pārasta veida, tam nevajadzētu tā būt. Tas nedod neko labu, ja? Tas iznākums nebūs, viņi nesadzirdēs. Ļoti bieži, kad ģimene ir tāda ļoti liela stresa, un kad viņi uzzina, piemēram, viņam ārsts no rīta pasaka, ka jūsu bērnam tomēr mēs nevaram nekādu terapiju pielāgot, un diemžēl tāds, kāds viņš ir, piemēram, viņš nekad nestaigās, viņš nekad nerunās, viņš nekad jums pat neatsmaidīs, ja? Viņi to sajūt, viņi ir šoka, un ja mēs uzreiz atnākam tur pēc 2 stundām pie viņam runāt ar viņu, viņa tiešām
nedzird. Viņa pat pēc tam atstāst, es neatceros slimnīcu, es neatceros jūsu vārdu, jūs bijat, es saku, jā, mēs ar jums bijām runē, jo viņam tas emociju stress ir milzīgs, jā. Un tas tiešām ir, grūti to salīdzināt, bet tas ir līdzīgi kā ar kāru. Viņa cīnās savas domas, viņa mēģina pieņemt to faktu, ko viņa pasaka vispirms ārsti un pēc tam mēs, un pēc tam, kas viņam sagaida turpmāk. Un kas ir ļoti svarīgi, parādīt, ka aktīvi klausās, ka viņa tiešām, ka jūs esat ar viņam, ka jums ir acu kontakts, ka jūs tiešām ir ieinteresēti. Tas ir ļoti grūti, tas tiešām ir, nav tik vienkārši izdarams, kā es stāstu, bet šo treniņu var trenēt, jā, ar šo var iemācīties. Un vēl ir ļoti svarīgi uzskatīt vecākus kā ekspertus, kā pilnvērtīgus partnerus. Piemēram, ir daži gadījumi, ir dažādas, es varbūt vairāk no medicīniska viedokļa pastāstīšu, jā, kā vecāki stāsta, ka viņam tas medikaments nedara. Tieši šim konkrētam šīm bērnam šīs medikaments rāda, es nezinu, aizcitējums. Visiem pārējiem un vispār pat anotācija tur nav tā blakus parādība, bet vecāki to stāsta. Pirmkārt, te vajag saprast to, jā, varbūt tā ir, varbūt viņam tiešām ir patiesība, un tad mēģināt saprast, kā varbūt cita veidojas tas aizcietējums, un mēģināt viņu virzīt uz dialogu, jā. Mēs tā kā viņus uzskatām, un mēs sapratam viņus, jā. Ļoti bieži ir šīs tāds nesaprašanas viņam, jā, ka viņas uzskata par kaut kādiem neīpaši varbūt adekvātiem cilvēkiem. Viena mamma teica, viņa saka, es visiem te stāstu, visiem pēc kārtam, ka bērniem ir tās, bet uz mani skatās kā uz vienkārši citu planēti. Un ir dažreiz pietiek ar vienu teikumu, es jūs sapratu, es jūs dzirdu, es esmu jūsu pusi, un viņam tā veidojas tāda uzticība, jā. Tas nenozīmē, ka es uzreiz piekrītuši, varbūt viņi tiešām ir, varbūt ne visi īsti viņi izpratu visu situāciju, viņi vairāk vajag detalizētāk paskaidrot, jā. Bet šis ir ļoti tāds sensitīvs jautājums, un tā mēs varam dabūt viņas uzticības, vienkārši noticēt viņam, teikt, jā, es esmu ar jums kopā, bet mēs varam padomāt, kā mēs varam palīdzēt. Un vēl, kas ir ļoti palīdzēja ģimene frāzi, ka, piemēram, jā, jūs esat eksperti tieši jūsu bērnam, bet es esmu eksperts, piemēram, šajā saslimšanas redzēju dažas gadījumus, un mēs tiešām varam koncentrēties uz to. Es varu skatīties tā kā attālināti, kā profesionāls, un jūs varat skatīties kā mamma, jo es domāju, jūs noteikti ir, zināt, tāds vecāki, kuri atnāk un zina visu par visu, bet kad jūs sakat ar viņu runāt, jūs sapratat, ka viņi pārpratuši, ka viņi līdz galam varbūt kaut ko nezinājat, un jūs varat viņam to izskaidrot detalizētāk, un plašāk un labāk, un tad jūs kopā atnāksiet pie tā viena kopīga mērķa un tā vienīga secinājuma. Un kas ir ļoti svarīgi, ir saprotama veida sniegtu informāciju. Es tagad visādi mēģināju jums, lai nebūtu daudz medicīniski termini, varbūt, kas jums nav zināmi, bet ir ļoti labi runāt vienāda valoda, varbūt viegla valoda, varbūt ar kaut kādiem piemēram, par to pašu gastrostomu, jā, es domāju, ka visi tagad jau saprot, ka tā ir trūmiņa vedarāns, ar kuru bēru pacientu, jā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi saprast to vecāku, to valodu, ar kuru viņi ikdiena, jā, un ja mēs sāksim ar dažādiem terminiem runāt, ar dažādiem varbūt svešvārdiem, kas viņam nav zināmi, bet varbūt mēs, piemēram, viņus izmantojam un lietam, un viņam tiešām nav ikdienas, jā, tad ir ļoti labi ar viņam runāt, piemēram, ļoti saprotam valodu un ļoti varbūt primitīviem soliem, jā, un kas arī ļoti labi dažreiz palīdz uzrakstīt viņam, ka jums, piemēram, aizies to un to izdarīt, jā, aiziet tur un tur, un tad viņi varbūt labāk izveidosies tā komunikācija. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, piemēram, ja jums ir emocionāli dusmīgi pacienti, vecāki, ir apzināti to. Var vienkārši pateikt, es jūtu, ka jūs esat tagad dusmīgs, vai ir es pareizi sajūtos, vai es redzu, ka jūs esat tagad dusmīgs, vai es redzu, ka jums tas liekas kaut kā aizvainojuši. Un pilnīgi runāt ar to un pateikt, jā, jūs varat justies tā situācija dusmīgs. Un arī tā ir viena momenti, kad vecāki mums kliedz, mums ir ļoti dažādi situācijas, piemēram, bija situācija, kad pasaka, ka nevaram izārstēt, kad mums viss apšaut, kad mums draud ar policiju, ar valsts prezidentu, ar vēl kaut ko, un tā ir normāla reakcija viņam šajā momentā tā uzvesties. Jā, tas ir nenormāli, pilnīgi piekritu, bet tā ir momenta, kad viņam pasaka, ka jūsu bērnu, piemēram, nevar izārstēt, vai, ja, piemēram, bija kaut kāda medicīniska kļūda,
Ja, piemēram, mums ir bērni pēc dzimšanas traumām, jā, pēc kaut kādam vēl saslimšanam, uzreiz iet ļoti daudz viņam emocijas. Protams, viņa nevajadzētu būt vārdarbīga, viņa nevar fiziski uzdarboties, tad vienmēr ir jāsauc palīgā, bet tā ir dusmas un tas emocijas, kas viņam nāk, te ir normāla reakcija uz nenormālāciju. Un šo jāsaprot, un ar šo vienkārši jāmēģina palīdzēt viņam tajā momentā, nevis, ja viņa kliedz, ja viņa agresija, viņa dusmojas, nevis viņam kaut kā viņas pa virsu vēl dot, jā, viņam, bet mēģināt viņas izkliegties un tad mierināt. Un ļoti bieži, ticiet man, tas nav saistīts varbūt ne ar intelektu, ne vairāk ar tādu emocionālu briedumu, ja, ka viņi ļoti bieži atvainojas. Viņi nāk pēc tam un atvainojas un saprot, ka viņam nebija tā patiesība un ka viņa tiešām emocionāli bija izsikuši. Jo, kad cilvēks kliedz, kad viņam ir dusmas, tas ir vairāki, bet kā tas var veidoties? Bet viens no tiem, kad ir izsikums, kad cilvēki ir bezies situācija, viņš nezina, ko nākamo darīt. Viņam pasaka, viss, jūsu bērns nekad nestaigās, nekad nerunās, viņš pat nekad jums neuzmaidīs, jo varat tajā momentā, kad teikt, ka vecāks, tev bija sapni, tev bija plāni, tu plāni, ka tavs bērns izaugs, viņam būs ģimene, tev būs mazbērni, un viss, tev brūk pasauli, un ļoti bieži arī, diemžēl, tēti pamet ģimeni, un viņa vaina mātu, ka tu piedzim tāda veida, tādu bērnu, jā, pat nesaprot, neiedziļināties, kas ir genetiskas saslimšanas, ka tas nav vienmēr atkarīgs, piemēram, vai no māmas, vai no tēti, ka tā ir dažreiz sakritība, un viņi vaino, viņi iet prom, mamma palika viena, visi draugi, visi pazīstami arī ļoti bieži vaino viņu, tu tur, nezinu, tev nebija veselīgs dzīvesveids, tu tur neievēroji to un to. Kā jūtas tas sieviete tajā momentā? Briesmīgi, vai ne? Es domāju, katrs mēs varam padomāt par tādām situācijām. Noteikti mums bija kādreiz situācija, kad mēs jūtamies tādi bezpalīdzīgi, un tad, protams, nāk tas agresijas un tas dusmas. Un noteikti arī ir vajadzība veidot sadarbību, nevis kaut kādu monologu veidot, ja? Un tā sadarbība, viņa vajadzētu būt, ka mēs dzirdam to, ja? Ka mēs, kā jūs jau minējāt, mēs sadarbojamies ar to. Un no tā arī veidosies tā uzticība. Pa maziem solīšiem uzticība mums nevienam neveidojas uzreiz. Noteikti jūs tagad daži mani klausās, domājat, ko tur tā Sofija stāsta, kādas muļķības, ja? Bet, ja mēs satiktos ar jums biežāk, ja mums būtu iespēja ar jums tikties, varbūt klātienī, mums veidotas tā uzticība. Un tā mēs varam saprast un palīdzēt tai ģimenei. Un arī ļoti, ļoti svarīgi vienmēr, kad mēs rūpējamies par bērnu, tas varbūt vairāk arī uz medikiem, nezinu, uz jums arī pajautāt, kā viņi jūtas. Ja, piemēram, mums ir ģimenes, kur mēs atbraucam, mamma ir vienkārši rauta, kliedz arī, mēs pajautām, vai jūs vispār šodien dzerat ūdeni, vai jūs vispār paēdat brokastis, kā jums gulē paši ar miegu. Jo atcerieties vienmēr, lidmašīna, mēs pirmie uzliekam sev skābekļa masku un tikai tad bērnam. Jo tā ir grūti, tas praktiski nav iespējams dažreiz ar dažiem ģimenēm, ar dažiem ģimenēm situācijām, viņam to palīdzēt praktiski nodrošināt, ja? Bet vienmēr var kaut kā mēģināt atrast iespēju, es domāju, viņi var vērsties pie sociāliem darbiniekiem, pie kaimiņiem, lai pieskatu bērnu, lai vismaz viņi aizietu, nezinu, teju padzertu, kafiju padzertu mierīgus apstākļus, tas ir ļoti svarīgi. Jā, un vēl viena lieta, kā veidojas komunikācija, kad vecāki nevēlas runāt par šo diagnozi, nevēlas runāt pirmkārt ģimenes ietvara, slēp no ģimenes, varbūt no citiem ģimenes locekļiem, slēp no bērniem. Un bija viens tiešām ļoti tāds zinātniski pierādīts pētījums, kur, kā jūs redzat, no 429 vecākiem, tikai 34 vecāki runē ar savu bērnu par nāvi. Jūs noteikti varbūt zināt tādu raidumu Dzīvē nav melnraksts. Tur kaut kā 2 gadus atpakaļ viena no mūsu vecākiem runāja par bērnu. Viņa bērnam bija onkoloģiska saslimšana un māte ļoti liela nolikšanas stadija bija. Gan jau viņa zināja no paša sākuma, tā onkoloģija nav ārstējama, un tomēr tam bērnam dzīve būs ļoti ierobežota līdz 2 gadu ietvaros. Un viņa meklē visādas iespējas. Viņa veda viņu uz Vāciju, uz Austrāliju, uz visādu. Man liekas, viņa rakstīja uz visiem
iespējams, neiespējami valstīm. Viņi mēģināja alternatīvu medicīnu, nealternatīvu dzēniecību, visu kaut ko viņi mēģināja. Tur sēdināja bērnu badā, lai viņš neēd neko, tikai kapustu lapas, visādi viņa mēģināja. Un 2 nedēļas pirms nāves viņa apsteigas, viņa pajautāja savam bērnam, bērns bija pusauģis, viņa saka, ko tu gribi? Viņš saka, mamma, es gribu nevis lidot kaut kur pa slimnīcam, es gribu vienkārši aizbraukt uz kaut kādu Disneylandu, vai vienkārši pavadīt ar tevi kopā laiku, pastaiga pa jūru, ja tas ir iespējams, ja es varu to ar ratiem, jo bērns jau bija ratos. Un tad mamma saprata, ka viņa, principā, visu, ko viņa darīja priekš sevis, lai pateikt sevi, ka viņa ir laba mamma, ka viņa visu izdarīja. Un viņa negribēja patieši runāt ar bērnu par to nāvi, un viņa īstenībā nezināja, ko viņa bērns, ko viņa meita gribēja visus tos 15 gadus, ko viņa dzīvo. Un es saku, jā, mam, es būtu laimīga, ja es redzētu, piemēram, Disneylandu, un es nomirtu ar tādu sajūtu, ka es to nopelnīju. Tas ir šeit, ir tiešām ļoti vecāki baidas runāt par to gaidītu nāvi. Vēl ir viens tāds arī mīts, ja es par to parunāšu, tas ātrāk nonāks. Bet nē, tas tiešām noņem tādu diezgan lielu slogu ģimeni. Viņš mazinās, ja viņi visi kopā izrunā, bet šeit jābūt ļoti tādiem drosmīgiem, droši vien vecākiem atklāti par to runāt. Vecāki maksimāli mēģina pasargāt savu bērnu no tas nerunāšanas, bet bērni ir gudrinieki, īpaši pusauģi. Viņi ļoti labi jau zina, saprot, kas notiek, un viņi var arī paklusu, piemēram, pajautāt mums, es zinu, ka es nomiršu, kas notiek tālāk. Kas būs ar manu mammu un tēti, jo bērnam ļoti daudz ir tādi praktiski jautājumi, kuram būs atdoti manas mantas. Un ja tas būtu kopā ģimene izrunāts nevis ar svešu, piemēram, tanti, tas būtu labāk. Tāpēc mēs vienmēr mēģinam veicināt vecākus, lai viņi runā ar saviem bērniem. Ģimenes ietvera runa par to, kas viņam tuvojas. Bet, protams, ir likums, kas nosaka līdz 14 gadu vecumam. Mēs nevaram bez vecākus atļaujas pateikt tādas ziņas bērniem. Ja vecāki tiešām to negrib, mēs to ar cieņu respektējam un nerunājam par to. Tas ir tiešām svarīgi. Jā, te ir man neliela tabula, kā vispār ar bērniem runāt par nāvi. Nu, protams, no dzimšanas līdz 2 gadiem nav tādas izpratnes par nāvi, un tur tieši vajag nodrošināt to ciešu kontaktu, jo bērni īstenībā, ja viņi ilgāk neredz savu māmu, viņi uzskata to tādu, ka tas ir tāds liels sabrukums viņa dzīvi, ja, viņi tos pilnīgi savādāk redzi. Un, ja bērns mirst tajā vecumā, mēs vienmēr nodrošinām tādu klātbūtni, lai vecāki var paņemt opiņā, var paņemt rokas to bērnu, būt ļoti, ļoti fiziski tuvu tam bērnam. Un no 2 līdz 5 jau ir tāda maģiska domāšana, bērni domā, ka tas atgriezīsies, viņi domā, ka tas nav tik, ka viņš vienkārši aizlidoja tur uz mākoņiem, viņi ļoti daudz fantazē pie tā. Te arī nodara tiešām ļoti cieši kontakts un ar ļoti vienkāršiem vārdiem, jā. Nu, no 6 līdz 11 gadiem bērni jau sāk saprast un neatgriezīskumu, viņiem varbūt jau ir pieredze ar opītiem, ar opīšiem, ar dzīvniekiem, maidzīvniekiem, un tad viņam ir ļoti, tiešām šeit ir ļoti būtiski, kā tas notiek ar manu ķermeni, kā tas viss būs. Un no 12 gadiem parasti bērnam ir ļoti laba saprašanas, tā viņi ļoti labi jau saprat, un ko tas nozīmē, un ar ko tas ka to var beigties. Bet arī nevienmēr vecums, jā, bērns varbūt ir attīstīts dažādi. Tas arī par emocionālu briedumu, jā, bērnam varbūt 12 gadu, bet viņam joprojām ir tāda maģiska domāšana. Tā ka šeit nav vecums, tas, kas mums ir pasien vienmēr atbildīgi tam, kas ir patiesība. Nu jā, un kā jau veidot, es jau atkartošos vēlreiz par to uzticību, jābūt izveidot uzticības, mums pašiem nevajadzētu bērniem uzbasties un rādīt, nezinu, ar pirkstiem saka, tu tur nomirsies, tu zinu, jā. Noteikti tā nevajadzētu darīt, jā, vajag atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir uzdots, jā, godīgiem, saprotam valoda, nevajag varbūt tur visādas agonālas elpošanas stāstīt, vēl kaut ko, bet ļoti vienkārša valoda. Un jautājumi bērniem parasti ir tādi paši, kā ir vecākiem, kāpēc varbūt es slikti mācījos. Otrais, kas ir ļoti populāri, piemēram, ja vecāki ir šķirti, tad bērns uzreiz domā, ka dēļ tā, ka viņš slikti uzvedas, vecāki ir šķirti, un dēļ tā arī viņš arī saslim, jo viņš vairāk nav nevienam vajadzīgs, un viņu vairāk nemīl, un dēļ tā viņš mirst. Un te ir svarīgi uztvert, ka tā nenotiek, diemžēl
ka tas nav, nu, ka tā nav tā vaina, jā, noņemtu vainu sajūtu bērnam. Un vēl ļoti, ko viņa arī uztveras, un viens tāds no populārākiem jautājumiem, vai vecāki man turpinās mīlēt, vai viņi man neaizmirsīs. Jo re, kur viņam ir citi bērni, viņi varbūt vēl piedzimdēs sev citus bērnus un pateikt, ka ne, ka tu esi unikāls un tu būsi vienīgais te māma un tētim. Bet vienīgais tāda zina, ka tu esi kā būt nevienīgais, jā. Un kas vēl ir ļoti ārkārtīgi svarīgi ar vecākiem, kad mēs runājam, nekad nepateikt viņiem, ka jums būs vēl bērni, nu ko jūs te raudat, piedzemdēsiet, jūs esat vēl jauna. Jo pirmkārt, mēs nekad nevaram zināt, kā dzīve pagriezīsies, vai būs sieviete tiešām vēl bērni, un otrkārt, tāda paša bērna un tāds pašs piedzīvums viņa nekad nebūs. Un šis ir vienkārši sarkanais karoks, ka nekad nedrīkst teikt, jā. Nu, viņš taču bija slims, piemēram, arī, jā, ko jūs raudat, viņam vajadzētu nomirst, jā. Tas ir ļoti neētiski, ļoti nepareizi un jāsaprot, ja cilvēks tiešām raud, varbūt vienkārši jābūt dažreiz klāt. Un ja jums nav vārdi, jūs nezināt, kā izsakt to līdzjūtību, vienkārši pastāvēt klāt, paklusēt. Varbūt dažreiz pat nevajag runāt neko, ja cilvēkam jau uzreiz vieglāk palika, kāds ar viņu ir blakus. Nu, un viens no jautājums bija atsūtīts no jūsu kolēģiem. Cik ilgi var veikt savus darba pienākumus, lai mums neapmeklētu izdegšanu? Nu, es domāju, ka tas ir diezgan interesants jautājums. Mēģināšu atbildēt īsi. Man ir vairāki slaidi uz to, bet ko es gribu pateikt, diezgan interesanti. Es tikai pagājušajā nedēļā es sāku lasīt grāmatu par profesionālu izdegšanu. Es ļoti rekomendēju grāmatu. Marija Abeltiņa uzrakstījuši, viņa ir pirmā latviska grāmata, kur tiešām uzrakstīta ļoti ar zinātnisku pieeju par izdegšanu vai burnout. Un es biju pārsteigta, ka es pirmdien saņemu to jautājumu, domāju, tieši to, ko manas domas ir, tā kā es padalīšos arī no grāmatas, arī no sava pieredze vispār, kas ir izdegšana, jā. Man liekas, tagad moderni visu kaut kur runāt par to. Mums beidzot SPK ir pielikts klasifikācija šeit, jā, tā ir psiholoģiska un fiziska stāvoklis, kas rodas ilgstoša stresa un pārmērīgas slodzes rezultāte. Īpaši darba vai citas atbildības. Ir ļoti svarīgi saprast, ka izdegšana var būt ne tikai profesionāla, arī izdegt var vecāki, izdegt var arī studenti, ir ļoti dažādi veidi, bet es vairāk runāšu par tādu profesionālu izdegšanu. Un ir tādi, nu, kā simptomi, kas var parādīties tāds emocionāls izsekums, jā, kad mums trūkst spēka, motivācijas strādāt ar klientiem, aprūpēt, runāt, varbūt jūs tā kā konsultēt. Un kas šeit ir ļoti svarīgi saprast, izdegšana un nogurums ir ļoti tuvu. Un noguruma parasti ir brīži, protams, piektdien vakaros, kad mums neko negribas, bet tā motivācija, kas ir iekšā, viņa pēc tā, kā mēs pavadam brīvdienas, pēc tā, kā mēs paēdam, paguļam, viņa parādās atkal. Pēc izdegšanas viņa neparādās. Viņa neparādās arī pēc atvaļinājuma, kad mēs pagājām 2-3 nedēļas, pat ja mēnesi mēs bijām atvaļinājumi, mēs atnākam uz darbu un mums nav tā iekšējā motivācija. Atkal ļoti tāds sensitīvs jautājums, ļoti sevi jāklausās, ļoti jāsajūtē momenti, man liekas, tā motivācija ir, nu, šodien ir motivācija, rītdien varbūt nav motivācija, jā, bet iekšējais dēļ kā, nu, man ļoti negribas ticēt, ka mēs visi nākam uz darbu dēļ tā, lai tikai saņemt atalgojumu, jā, mums tomēr ir kaut kādas pašambīcijas, motivācija, un ja šī motivācija pazūd, tad tas ir jau signāls par to izdegšanu. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, tāda depersonalizācija, kad mums parādās ļoti cīnīska, tāda nejūtīga, automatiskā, tāda darbība, domas, atbildes. Varbūt mēs to skaļi nesakām, varbūt mēs paši sākam tikai no sākuma tā domāt. Nu, piemēram, mēs redzam to īpašu bērnu un domājam, nu, priekš kā viņam dzīvot, kāda viņam ir dzīve, jā, viņš nekad nesteigās. Un šis ir jau tas signāls par to cīnismu, ko nevajadzētu pieļaut, ja ko vajadzētu sev pašam izdomāt stop. Ko es gribu tagad darīt ar to? Jo, piemēram, par tiem mūsu bērniem mums ir ļoti dažādas diskusijas, dažādos ietvaros. Un viena diskusija, ko mēs piedalījāmies ar ārstiem, psihologiem par to pašu bērnu, kur ir ļoti smagi slimi tiešām, kur ir gulējuši bērni, un vai viņam ir pilnvērtīga dzīve. Bet atcerieties, ka Himalājas dzīvo cilvēki, un ir cilvēki, kuri gadiem, piemēram, jogu
jā, kuri praktizē, viņi gadiem trenēs uz to, lai nekontrolētu savu urinpusli. Jā. Viņi gadiem trenēs uz to, lai atslibināties, lai būtu tāda viegla nirvāna, lai būtu dabūt kaut kādu relaksējušu iespēju. Un šī bērni piedzims ar tādam jau spējam, ka viņi nekontrolē ne savas, varbūt, primāras vajadzības, piemēram, to pašu urinpušļi, ja, viņi nekontrolē savas iekalošanu, viņi nekontrolē savas smadzeņu darbību. Un kurš pateica, ka tas nav pareizs dzīvesveids, ja? Gādiem cilvēki, kuri piedzimuši ar tādiem kognitīviem spējiem, ar visādam citiem, kuri staiga runā, piemēram, droši vien dzirdat tas visas stāstus, ka cilvēks, kuram bija ļoti augstus amatus, viņš pēc tam visu pamet un iet dzīvot, piemēram, meža, ja? Un viņš mēģina tur relaksēties, atslabināties, ja? Tā ka šis ir ļoti tāds, ļoti, ļoti diskutējums. Nu, un kad mums ir tāda profesionāla sasnieguma izjūta parādās, kad mums nav, kad mēs jūtam, ka mūsu darbs ir bezjēdzīgs, bezefektīvs, kad mēs ne tikai piekdienu vakarā domājam, nu, priekš kā es visu to daru, bet kad tas ir patstāvīgi, ka tas jau hroniski paliek, ja, tad tas ir visi tādi lieli 3 simptomi, kas varētu rādīt to, ka mums varētu parādīt izdegšana, ka mums vajag ļoti, ļoti uzmanīgi domāt par to. Mēs tā kā serkociņi pakāpeniski sākam tiešām burnout tā kā izdegt. Un šeit ir vairāki risinājumi, protams, ir, nevar teikt pati, ka vadītājs pie visu vainīgs, jā, un ka neviens cits nav vainīgs, ka ir tikai organizācija, piemēram, ir vainīga, vai uzreiz pati, ka darbinieks, nu, viņš ir pats tāds emocionāls. Tas ir, kā viņi nedara, var emocionāli un neemocionāli cilvēki ar dažādiem var tā kā izdegt. Un viens no tādiem risinājumiem, piemēram, robežu noteikšana, darbs un atpūtas līdzsvars. Es domāju, noteikti kāds no mums ļoti bieži ņem darbu uz mājām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ārkārtīgi grūti. Es teikšu tā, es esmu pati, šī ir mans atsvaigas punkts. Es ļoti bieži aizraujos ar to, ka es varu ilgāk sēdēt, es varu atnākt uz mājām un turpināt strādāt, un man svarīgi pabeigtu termiņus. Un vispārējais, piemēram, bet jābūt tomēr tādai līdzsvaram, jā, jāsaprot, kad tu pasaki, jā, kādam tu atsaki sev kaut kam, jā. Protams, ļoti grūti turēt to robežu, ja tu zini, ka, piemēram, tev ir 101 neizdarīts darbs, un tev vēl mājas kaut kāds, un tu atrast to laiku, bet es teiktu tā, šeit vajag arī atpūtu laiku, tā kā plānot. Tas ir ļoti svarīgi, ja mums ir, piemēram, brīvdienas brīvas, tad vajag saplānot, ko tu tieši darīsi. Un tā atpūta, viņa nenozīmē, ka tu vienkārši guliesi divāna, skatīsi televizoru un neko nedarīsi. Viņa jābūt tādi aktīvi un pasīvi atpūta, viņa jākombinē un jāatver to arī līdzsvaru. Arī ļoti svarīgi ir tāda pašaprūpe, ir tā kā refleksija, tā kā saprast, kas ar tevi tajā momentā notika. Ja tev bija smaga saruna ar ģimeni, ja tev bija grūti, kā novēt to sarunu, ja, kā viņu varbūt mērķtiecīgi to ģimeni parādīt viņam, atbildēt viņam uz viņiem jautājumiem. Tad atkal var uzrakstīt tādu strukturētu plānu. Vajag izlaist emocijas, varbūt paelpot. Ir tiešām tas elpošanas tehnikas, kas ļoti palīdz. Man, piemēram, pēc smagas sarunas tāds ātris risinājums, kā es varu pārslēgt smadzenes, ir aiziet vana un vienkārši atver krānu un mazgāt rokas, ja, un diezgan apzināti mazgat, domāt, kā es daru, ja, paņemt vienu pirkstu, izmazga otru, un tās pārslēdz smadzenes. Vai otrais variants bija beidzas tas saruna, aiztaisies durvis, viena momentā atrast, piemēram, 5 dzeltenas lietas, ja, vai padomāt par citroniem. Un tad uzreiz tas smadzenes pārslēdzas, tu uzreiz mēģina nomierināties, un tad tev dod tādu iespēju. Un kas ir ārkārtīgi svarīgi, bet tas arī ir pētījumi Latvijā rāda, ka mēs tiešām ļoti maz gulējam, ka mēs tiešām neaizdomājam, ka mēs neejam režīma, jo miegs ir ārkārtīgi svarīgs. Un arī ārkārtīgi svarīgi to miega higienu ievērot brīvdienas, jo parasti mēs varbūt, kad ir darba dienas vēl laicīgi ejam gulēt, bet, nu, ja piekdien, sestdien, tad mēs tur pa pilnu programmu kaut ko daram, bet šis nepalīdz, jo no rīta tad brīvdienas arī grūtāk celties. Ārkārtīgi ir svarīgs arī varbūt kāds kolēģis, kaut kāda uzticība persona. Es zinu, ka dažas organizācijas organizē tās individuālas supervīzijas vai organizē mūsu slimnīcas, piemēram, ir pieejams psihologs un individuālu sarunu. Šī arī ļoti palīdz. Jā, un arī palīdz tā refleksija, ka mēs atpakaļ tā kā sniedzam atbalstu.
Un kas ir ļoti ārkārtīgi vēl ir svarīgi, nepazaudēt savas vērtības. Mums katram cilvēkam ir kaut kādas svarīgas dzīves vērtības, un viņam tomēr jāsaskan ar darbu, ar darba kvalitāti. Nu, piemēram, ja tev ir svarīgi godīgums, tev jābūt arī godīgums arī darbā. Un ja tu redz, ka notiek kaut kādas negodīgas lietas, un viņš tiešām ar tavas vērtībām ļoti pārklājas, un tu mēģini runāt ar savu darba devēju, ar saviem kolēģiem par to tiešām godīgi un atklāti, nevis kaut kur stūrīti, bet kopīgi sapulci, un viņi tomēr nesaskan, tad, diemžēl, noteikti dažreiz ir vajadzība vienkārši mainīt darbu, dažreiz tā arī notiek. Un organizatori, jā, mani klausās kāds organizators, ja kāds vadītājs, tiešām organizatori spēlē arī tāpat lielu lomu, kā darbinieks. Nevar visu pateikt par darbinieku. Un ko es gribu ļoti uzsvert par to darbu slodzes pārvaldību. Ļoti bieži mēs darbiniekam dodam pienākumus, bet neko atpakaļ nepaņemam. Ja? Piemēram, mēs dodam, bet cilvēkam tas laiks ir tik, cik viņš ir, un viņš nevar to visu izpildīt un pārpildīt to veidu. Un ir ļoti svarīgi, lai nebūtu tāda hierarhiskā sajūta, ka mēs nevaram neko vadītājiem pateikt, mēs nevaram runāt ar atklāti. Šis arī ir viens no tādiem simptomiem, ko vajadzētu mēģināt kolektīvā vairāk atklātāk un rādīt pašiem, piemēram, pirmkārt, ja, ka vadītājs laicīgi pabeidz darbu, varbūt nevienmēr, bet tomēr cenšas. Un arī kaut kāds informatīva izglītošana par to izdegšanas sindromu, ja. Supervīzijas, tas ir tiešām ļoti, ļoti labi, bet supervīzijas ir jēgpilni, ja cilvēki brīvprātīgi tur piedalās, lai viņi tiešām atnāk ar mērci atklāt runāt, bez aizvainojumiem, runāt par to situāciju, meklēt kaut kāds kopīgs risinājums. Jā, un radi tādu drošu psiholoģisku vidi, bet šeit arī atkal svaigi ar sevi sākt, jā, kā es minēju. Es, piemēram, godīgi var teikt, man nevienmēr viss izdodas, jā, kā es jau minēju, man ir arī dažas kļūdas, un tas ir normāli, tas ir cilvēciski, neviens cilvēks nav perfekts, jā. Un ja cilvēks strādā, ja viņš aktīvi darbojas, viņam būs, diemžēl, tas kļūdas vienkārši jāsaprot un mēģināt viņu atkārtot un neatkārtot, jā, bet dažreiz tomēr sanāk. Nu tā, tāds neliels ieskats vēl, ko mūsu ģimene un ko mēs darām. Mēs sadarbojamies ar ļoti dažādām arī organizācijām. Mēs sadarbojamies, piemēram, Bērnu slimnīcas fondu un rīkojam tādus aromaterapijas vakarus. Piemēram, kad bija aicināts māmas un viņa taisa visādas maržas. Kā es jau minēju, ar Reto aliansu mēs veidam tādu izglītošas pasākumu par bērniem. Vēl mēs rīkojam salidēšanas pasākumus, ģimenes nometni. Mums bija februārī, tagad es ceru, ka mums augustu un oktobri vēl būs ģimenes tāds nometnes organizēts, kur ģimene varēs pavadīt tiešām laiku kopā, minēju jau par pārgājieniem. Tā kā, ja jums ir kaut kādas idejas, mēs labprāt ar kādu sadarbojamies un veidojam to. Mēs arī iesaistāmies dažādos starptautiskus projektus. Viens no tādiem lieliem projektiem, ko mēs piedalījāmies pēdējo pusotru gadu, ir Palkīts, kuras mērķis ir, tur ir no vairākiem valstīm, 10 valstis ir, kur ir mērķis, pirmkārt, kā es jau minēju, nav tāda skrininga programma, kā agrīni identificēt bērnus. Tas nav tikai Latvija, tas ir visa pasaulē par to diskutē, kā ātrāk atrast to keisus, tas gadījums, lai ātrāk uzsāktu paliatīvo aprūpi. Tad ir tāds advanced care plāns izstrādā, tāda padziļināta aprūpes plāna, kur ietveras visi, ne tikai medicīniski, bet arī, piemēram, sociāli, psiholoģiski jautājumi. Un arī tādu praktisku darbu par to pašu komunikāciju, ja, ka mēs ļoti ceram, ka mums būtu izveidotas stimulāts centrs, kur mēs varētu uzliekt virtuālas realitātes brīles un redzēt to virtuālu vecāku un sagatavots. Īpaši tas ir svarīgi jauniem kolēģiem, kuri tika uzsākusi, piemēram, strādāt vispār ar klientiem, ar pacientiem, īpaši paliatīvā aprūpē, kad viņi pirmoreiz satiekas ar tiem agresīviem vecākiem, kā viņi var trenēt to savu iemaiņu, ka viņi var strādāt, turpināt darboties un attīstīt to. Kur mums ir viena bildes no mūsu fokus grupams, kas mums bija pagājuši gadu, kad mums bija aicināti brāļas un māsas, un tie ir tiešām ārkārtīgi interesanti, kā atšķiras, ko mēs domājam, ko ārsts uzskata par ārstēšanu un izārstēšanu, un ko vecāki. Jo vecāki dažreiz nedomā, ka īpaši tie, kuriem ir jau pagājis kaut kāds laiks par tādu radikālu izārstēšanu. Viņi vienkārši par to, ka es runāju, par to, ka varētu būt tāds koncentrēšanas, vairāk tas sāpes un simptomas mazināšanas.
Ja, kur mums bija secinājumi par pirmo mūsu to pētījumu, ja, ka viņi ir ļoti dažādi, un vecāki ļoti bieži, ko viņi grib tādu eņģeli, vienu cilvēku, kurš viņam varētu palīdzēt. Tas, viņi saka, arī varētu sociālais darbinieks būt, kurš ir tā kā ar viņam kopā visu laiku, piemēram, piedalās koncīlijā, kuri piedalās dažādus ar viņam tikšanas, varbūt, ja vajag, piemēram, aizbraukt uz palīdzību līdzekļu centru, sakārtot, ka viņš ir blakus un viņš paliec. Ar dažiem klientiem mums tas izdodas, bet ne ar visiem, jā, teikšu uzreiz. Nu jā, kur mūsu komanda. Ja mēs atkal runājam par to izdegšanu, man liekas, mums katram komandas dalībnieki ir savs veids, kā mēs tiekam ar stresu. Daži nodarbojas ar pārgājienu, daži nodarbojas ar vienkārši ar kaut kādiem ceļošanu, ar kaut kādiem citiem varbūt darbiem, seņošanu, piemēram, ja ir daži cilvēki, kuri mums, piemēram, komandā slepo pa ziemu, jā, daži ar riteņu brauc, un ir dažādi veidi, kā mēs mēģinām to life-work balansu atrast. Mums ir kolēģi, kuri diezgan ilgi jau strādā, kā es, piemēram, vairāk nekā 10 gadu, un ir jauni kolēģi, jā, kuri atnākuši, piemēram, mums ir jauna māsa, un jau tagad būs kāds, ka viņi nostrādāja, jā, un viņi savu veidu meklē, kā viņi atradīs to balansēšanu. Tā, man būs neliela video, es cerams, strādā skaņa, jo 2 gadus atpakaļ mums ir izveidots jaunas telpas, mēs esam jaunas tā kā telpas, tā kā office telpas, kur mēs varam pieņemt pacients. Un es ļoti gribu parādīt tas telpas. Tā. Iet. Tā. Jā, ko es vēl nepieminēju par mūsu tradīciju, kad pacients mums aiziet arhīvā, kā jūs redzat, mēs dodam tādu mīkstu mantiņu, ežuku. Jo tas ir tā kā mūsu simbols, kad mums bija izveidots jaunas telpas, mēs ilgi domājam, kas varētu būt par tādu dzīvnieku, kas tieši, nu, tā kā būtu mūsu, jā, un tieši palietīvs. Un bija karstas diskusijas, mēs gribam, lai tas būtu dzīvnieks no Latvijas, un tad mēs sapratām, ka mūsu bērni dažreiz kā ežuki, jā, ka viņi ir tādi ar asiņam, admitiņam, bet viņi ir ļoti mīļi, un ka pie viņam tiešām dažreiz vajadzētu atrast tādu pieeja, ka pie jebkura eze, ja? Un vispār vārds paleāri nozīmē tā kā pārklāt no latiņu valodu, un ežuks arī ir tāds līdzīgs, kurš pārklāj. Tā kā, ja mūsu bērns aiziet arhīva, izveseļojas, viņam vairāk nav vajadzīga palietīva aprūpe, mēs iedodam tam mīkstam mantiņu un iedodam paldies kārtiņu, ka viņš bija ar mums, ka mēs bijām ar viņu un kad mēs bijām daļa no viņas dzīves. Nu, un nobeigumā atkal es gribu tādu varbūt atgādināt, varbūt dzirdēt jau mājas Angelo vārdi, ka ļoti bieži mēs kā cilvēki aizmirsām vispār, kas notika. Visdrīzāk jūs arī aizmirsīsiet šo lekciju, aizmirsiet varbūt kaut kādu saturisko daļu, bet jūs vienmēr atcerieties, kādas sajūtas, kādas emocijas jums bija tajā momenta, kā es jums liku jūksties par to, jā, kā jums bija par to dzirdēt, un arī tāpat mūsu pacientiem, jā, viņi ļoti bieži, kā es jau minēju, aizmirst, gan ko mēs darījām ar viņu, gan ko mēs runājam, bet viņi atceras to sajūtu, viņi atceras, ko viņi jūt šajā momentā. Tā, paldies jums, kolēģi, un es esmu gatava diskusijas, ceru, mums ir jautājumi. Es, diemžēl, viņus neredzu, bet es tūlīt beigšu šerot. Tas mans jautājums par grāmatu. Tā.
Tūlīt atveršu tā. Jā, grāmata Marija Apeltiņa, ko es minu, vairāk uz profesionālu izdegšanu. Jā, par citam dzīves sfēram nav tur minēts. Jā, tur vairāk par tādu profesionālu. Tā, kolēģi, droši uzdodat vēl jautājumus, vēl ir laiks. Es labprāt atbildētu. Varbūt kaut kas bija neskaidrs, varbūt vēl vajadzētu paskaidrot, jo man nebūtu nekāda neparmetuma, nekāda nesaprašana. Es vienmēr varu visu izrunāt, kā es jau teicu, jā. Es gribēju pajautāt, cik liela ir jūsu komanda tieši bērnu klīniskajā slimnīcā? Cik jūs Tieši darbinieki jā, esat? no veselības ministrijas sektora, jā. Nu, mēs neesam liela. Mēs esam 4 ārsti. Ne visi ārsti strādā uz pilnu slodzi. Jā. Mums ir daži ārsti, kuri uz 0,5, uz 0,25 strādā, un ir māsas arī. Mēs esam 4 māsas, bet viena māsa mums nestrādā uz pilnu slodzi. Un mums ir 2 uz pilnu slodzi psihologi. Jā, bet tam tas sloks psihologam diezgan liels, un viņš tomēr nav tāds, kā māsam kā ārstam, viņš vairāk tāds ļoti individuāls. Jā, tā kā, Un, ja ir nepieciešams sociālais darbinieks, jūs viņu piesaistiet vai? Jā, sociāli darbinieki, kā es jau minēju, viņi ir no biedrības. Sociāli darbinieki mums ir drusku vairāk. Viņi ir ap 8 cilvēkiem. Un kapelānums arī ap to cipru ap 8 cilvēkiem. Tad mēs viņus piesaistam darba mūsu. Mēs ar viņiem sadarbojamies katru rītu. Mums ir sapulces, mums ir kopīgas apspriešanas, vizītes. Tā kā mēs ļoti mēģinām ar viņiem darboties. Bet, protams, cilvēki mums ir vajadzīgi vēl. Pagājušajā gadā mēs izcīnījām vienu slodzu māsu klātā. Mēs vēl mazāk bijām, jā. Un tagad turpinām un mēģinām atrast to pacientu māsu attiecību ideāli, jā. Vajadzīgs, jā, un tagad mums ir, kā es jau minēju, tas komandas, viņi uzsākuši darboties, tur ir māsas ārsti, ārsti tur, diemžēl, nav uz pilnu slodzi, bet, nu, tur pacienti pagaidām mazāk, jā, Latgales reģiona ir 23 un Kurzemes reģiona 49 pacienti. Jā, varbūt vēl ir jautājumi. Man galvenais mesiķis bija, lai jūs sapratat, ka paliatīvā aprūpe nav hospisa aprūpe, ka tas nav dzīves beigas etaps. Cerams, ka tas bija sadzirdēts. Varbūt kāda no mitologiem vēl palikuši, vai viss bija iekļauts? Laikam visi bija iekļauti. Kur Latvija nodrošina paliatīvā aprūpe? Bērnu slimnīca ir vadošais, jā, bet praktiski viņu var nodrošināt jebkuram Latvijas reģionu, jā, bet visiem pacientiem jāaiziet konsultācijā ar bērnu slimnīcu. Jā, var attālināt, piemēram, ja jūs zināt, ka jums ir ģimene, kur ir aizdomas, ka vajadzētu viņi būt paliatīvā aprūpei, jūs noteikti varat rekomendēt ģimenes ārstam sazināties ar mūsu ārstiem, un mēs varam attālināt un organizēt konsultāciju. Jā. Nav obligāti jābrauc uz šeini, mēs esam, kā es vienmēr, individuāls risinājums meklējam. Un cenšamies to izdarīt. Jā, jūs minējat par atelpas brīdi. Tas ir atsevišķi pakalpojums konkrētam ģimenēm. Par atelpas brīdi visdrīzāk labāk varbūt atbildēs tiešām pašvaldības sociāli darbinieki, jo atelpas brīdi mūsu valsti tas ir tā kā pašvaldības rokas. Un katrai pašvaldībai viņš ir dažāds. Rīgai zinu, ka ir 40 dienas pieejamas un viņu var saņemt. Tagad ar Kerlātu, kādreiz atlapas brīdi pie mums bērnu slimnīca, bet tagad vairs nav. Tagad viņu nodrošina Kerlāts pakalpojumi. Es zinu, ka Sigulde, piemēram, pašvaldība, viņa arī nodrošina ar dienas centrus Siguldes. Liepa ir Dižvanagi, nezinu, vai šogad viņiem ir tas, man liekas, šogad viņam nav atlapas brīdi, nākamgad viņam būs, jā. Tā ir tā kā atsevišķs pakalpojums. Tas nav ar mums. Mūsu sociāla darbinieki var palīdzēt to sakārtot. Es domāju, arī slimnīcas darbinieki var palīdzēt to sakārtot. Jebkurš sociāls darbinieks, jā, bet tas nav tā kā daļa no mūsu paliatīvas aprūpes konkrēti tieši pienākums. Pēdējais no mūsu puses ir, protams, paldies pasniedzējai Sofijai un par dalīšanos pieredzē. Tā kā paldies jums visiem un uz tikšanos nākamajos semināros!